Sveiki, draugi! RFS ģērbtu otrais podcasts. Šoreiz mums vēl viens īpašs viesis. Šoreiz tas nav prezidents, bet gandrīz prezidents, viens no arī kluba vadītājiem, Latvijas futbola leģenda. Tur daudz varētu atrast dažādas epitetus. Māris Verpakovskis, kluba ģenerāldirektors, un tieši viņš mums ir viesis otrajā sarunā. Es ilgāku laiku domāju, kā vadīt šo sarunu. Skaidrs, ka Mārim īpaša karjera ir bijusi kā spēlētājam. Laikam, ka varētu droši apgalvot, ka visu laiku labākais vai viens no labākajiem noteikti Latvijas futbolistiem. Cilvēks, kurš sitis vārtus Santiago Bernabeu, ievedis Latviju Eiropas čempionātā, un noteikti mēs varētu ierakstīt atsevišķus podkastus tikai un vienīgi par Māra karjeru. Bet es izdomāju, ka tomēr šī saruna pārsvarā būs par to, kā tad Mārim iet un ir gājis līdz šim mūsu klubā RFS, kur Māris pievienojas 2018. gada novembrī no Liepājas. 15. gadā Liepājā viņš noslēdz savu karjeru, un tagad jau diezgan ilgu laiku strādā RFS, bet, protams, ne kā spēlētājs, bet kā ģenerāldirektors. Māris, sveiks! Paldies, ka atnāci! Un varbūt pastāst vispār, kā šobrīd jūties. Šis podcasts iznāks ārā izlašu pauzē, un mēs viņu ierakstām pēc uzvaras nākamajā dienā par Tukumu komandu, un jebkurā gadījumā mēs noteikti neatkarīgi no spēles ar Supernovu, jo podcasts iznāks mazliet vēlāk, mēs atradīsimies pirmajā vietā turnīra tabulā iznākšanas podkasta brīdī, izlašu pauzē. Kā tu kopā vērtē šo jau gandrīz tādu pussezonu, kas ir aizvadīta, un pirmā vieta tabulā laikam ir tas, kas tomēr iepriecina? Jā, sveiki. Es varbūt uzreiz no sākuma palabošu. Es Santiago Bernabeu neesmu gūs vārds, vienkārši, lai pēc tam nav jāpāraksta viss šis garais gabals, ko tu jau pateici. Es pret Reāli gūbu, bet tas bija Kijevā, Olimpiskajā stadionā. Kāpēc man likās, ka... Nē, tas bija Kijevā. Bet labi, viss tas ir izlabots, mēs neko nepārakstam. Kā es jūtos? Jūtos labi. Čempionāts kopumā, es domāju, ka mums ir veiksmīgi iesācies. Esam pirmajā vietā, 4 punkti priekšā Rīgai. Šobrīd es domāju, ka jau var redzēt, ka visdrīzāk tā cīņa atkal notiks starp 2 Rīgas klubiem par čempionu titulu. Un skaidrs, ka tie 4 punkti pagaidām neko nenozīmē, jo vēl ir 3 spēles ar pašu Rīgu, kurā daudz kas var mainīties, un pats čempionāts arī vēl nav pusē. Tā kā soli pa soli ejam uz priekšu, un tik tālu, protams, ka mēs esam apmierināti un cerams arī tādā tempā turpināt. Vairākas tādas diezgan jaudīgas un pārliecinošas uzvaras, vai var teikt, ka komanda ieskrienās, jo, vismaz man no malas skatoties, sākums nebija varbūt tik ļoti pārliecināts, daudz tādas smagas uzvaras, tur ieskaitot, piemēram, Salaspilī pret Ogri, kur knapi, tad Tukums izbraukumā arī knapi. Tagad tādas tiešām vairākas uzvaras, pārliecinošas, gūstot arī ātrus vārdus. Protams, jā, kad es priecēju, ka ir pārliecinošas uzvaras, un tas arī mazliet atraisa rokas treneriem, kuri var izdarīt otrajā puslaikā kaut kādas maiņas, ko viņi bija plānojuši, un veikt kaut kādu spēlētāju rotāciju, lai vienam tiem pašiem spēlētājiem nav tās lodzes, plus arī iespēlēt rezervnieks, lai viņi arī ir tonusā un ir gatavi nākamās spēles iziet pamatsastāvā, jo čempionāta sākumā tā bija problēma, jo uzvaras nāca ļoti grūti ar minimāliem rezultātiem, un īsti veikt kaut kādu rotāciju treneriem nebija laika un iespējas. Bet, ja mēs paskatāmies arī iepriekšējos čempionātus, tad tas, principā, ir katru gadu tā, ka čempionāta sākumā tās uzvaras nāk ļoti grūti dēļ laikapstākļiem, dēļ sliktiem laukumiem, un komandas vēl ir pilnas ambīciju, emocijas, un viss vēl ir gatavi cīnīties neatkarīgi no tā, kurā vietā komanda atrodas. Tāpēc tās uzvaras vienmēr nāk grūtāk čempionāta sākumā, un to mēs redzam arī, ka Rīgai tāpat arī notika. Un tāpēc tā čempionāta sākums ir ļoti svarīgs daļa tā, kad principā ļoti bieži arī izšķirās, kurš mazāk punktu zaudēs tajā čempionāta sākumā. Tam, protams, ka ir lielāks iespējas izcīnīt to čempionu titulu, jo pēc tam, kad ieskrienās un ka komandas pārēt uz zaļiem laukumiem, mēs redzam tās sensācijas un tādas negaidītos rezultātus vien mazāk un mazāk. Labi, patīsim laiku atpakaļ, un 2018. gads novembris. Portāli raksta par to, ka Māris Verpakovskis pievienojas RFS klubam. Pirms tam, ja nemaldos, 4 sezonas Liepājā pavadīja, bija tajā laikā 5 sezonas, jā, bet izcīnīts arī čempionu tituls, tāds diezgan negaidīts, ar cik saprotu ļoti mazu budžetu tobrīd Liepājai. Kā tas viss sanāca, kad tu pārnāci no Liepājas uz Rīgu?
Arī kausu mēs uzvarējām ar Liepāju, tāpēc izcīnījām 2 titulus, kas es uzskatu bija ļoti labs rezultāts, ņemot vērā, ka mēs komandu taisījām gandrīz no nulles, protams, uz Liepājas Metalurgu bāzes, bet, principā var teikt, ka mums bija jauns klubs un nācās piesaistīt gan visu sastāvu, gan treneru spēlētāju sastāvu, gan treneru sastāvu, gan visu stafu mēs savācām no nulles. Kāds bija jautājums? Kādēļ tu pievienojies RFS un kā tas vispār notika? Rezultāti ar Liepāju tobrīd bija ļoti labi, un, cik saprotu, tieši tobrīd arī notika jauni investoru meklējumi. Jā, komandai piesaistījās Oļegs Ramovs, un viņš bija gatavs investēt klubā un nākt klubā iekšā kā kluba vadītājs, kā prezidents, varētu teikt. Viņam var teikt, ka mazliet mums atšķīrās tie redzējumi, kā attīstīt komandu. Tas bija viens faktors. Otrs faktors bija, ka es kādā brīdī sajūtu, ka es tā īsti viņiem neesmu vajadzīgs un ka viņi labi tiek galā bez manis. Tad tas bija viens no argumentiem, kāpēc es sāku apsvērt iespēju aiziet no Liepājas. Un otrs svarīgs faktors bija, ka man dēls Marsals, viņš sāka iet Rīgā skolā, Jūrmalā skolā, un es sapratu, ka ģimene vairs tik daudz ar mani nevarēs pavadīt laiku Liepājā. Un es jau cik es biju pavadījis 12, 13 sezonas ārpus Latvijas, kad ļoti bieži arī biju bez ģimenes. Un, principā, gaidīju to dienu, kad es atgriezīšos Latvijā un ka es ikdienā varēšu būt ar ģimeni. Un šeit sanāca tā, ka man ģimene dzīvo Jūrmalā. Es Liepājā, un tāpat tie ir 220 km. Un sanāca ļoti bieži, ka es ģimene redzēja 1 vai 2 dienas nedēļā, vai dažreiz vispār vairākas nedēļas neredzēja. Tāpēc tas arī bija ļoti svarīgs arguments, kāpēc sāku apsvērt iespēju, kad es varētu atgriezties uz Rīgu. Kurzemes vārds intervijā lasīja, ka tobrīd tu teici, ka tev bijuši vairāk piedāvājumi, no kā izvēlēties tobrīd. Tu apsvēri vairākas opcijas. Pievienojies RFS, vai tu pats atceries, kādi vēl bija tie citi varianti? Tobrīd tu runāji par to, ka iespējams tu varētu kļūt pat par aģentu. Jā, man bija tāda ideja, man arī tur es biju runājis ar vairākiem aģentiem, kur aicināja pievienoties viņu komandai un sākā aģentu karjeru, jo principā tas bija tas, ko es vispār biju domājis pēc karjeras darīt. Bet sanāca, ka Artjoms Milovs man uzrunāja brīdī, kad es sāku to apsvērt, bet īsti es nevienam to nebiju pateicis. Es nezinu, no kurienes viņam bija informācija, vai arī viņš pats bija izdomājis, ka ir atnācis jauns investors un varbūt, ka es apsveru iespēju aiziet. Un sakrit ļoti vienlaicīgi varētu teikt, ka es sāku apsvērt iespēju aiziet un uzrunāja Artjoms ar savu piedāvājumu pievienoties RFS. Un mēs izrunājām daudz lietas un, principā, viņa skatījums uz RFS attīstību. Un mana loma tajā mani ļoti apmierināja, un piedāvājums man likās ļoti interesants. Un tad sanāca, ka gandrīz vienlaicīgi es sapratu, ka es gribu iet prom no Liepājas, jo redzēt vairāk savu ģimeni, plus arī 5 gadus, tas tomēr ir tāds nopietns termiņš un liels darbs tika ieguldīts. Un es sapratu, ka es komandu nepavetīšu novārtā un ka viņiem viss būs kārtībā un ka viņi attīstīsies un algas viņiem maksās un ka klubam viss ir kārtībā. Tāpēc nebija ilgi jādomā un arī īsti neapsvēra kaut kāds cits variants, kurie godīgi īsti nebija, izņemot kā karjeru turpināt kā aģentam, bet mazliet pastrādājot arī FK Liepājā, sapratu, ka tas aģenta darbs Latvijā šobrīd viņš nav diezko pateicīgs. Tāpēc diezgan viegli uzņēma šo piedāvājumu un es biju priecīgs, kad viņam arī piekrita. Kas bija tās galvenās lietas, kas te uzrunāja RFS projektā? Jo tomēr nosacīti tobrīd tas bija jauns klubs, 16. gads, pirmā sezona virslīga. Mēs runājam par 18. gada beigām. Skaidrs, ka tobrīd tev nevarēja būt 100% pārliecības, ka tas ir ļoti tāds ilgtermiņa projekts. Skaidrs, ka var stāstīt vienu, bet uz papīra tu redzi, ka tomēr sava veida risks ir, jo tomēr jauns klubs bez kaut kādas lielas vēstures. Tas bija viens no galvenajiem jautājumiem, arī, ko es uzdevu Artjomam. Artjoms toreiz deva garantiju, ka viņš redz, ka 5 gadi tas ir minimums, ka viņš redz, ka šis klubs tiks attīstīts un tiks ieguldīti finanses līdzekļi, lai uzvarētu čempionu titulu. Un tas bija tāds minimālais termiņš, uz ko es domāju, 5 gadi, tas tomēr ir arī ilgs termiņš, un uz to, tāpēc es esmu gatavs
noteikti aiziet no Liepājas un pamēģināt sevi RFS rindās. Bet, stāstīja, protams, tad vēl nebija pat, ja es atceros, sapņos, ka mums būs savu bāzi, savs stadions un šis viss, kur mēs tagad atrodamies, tas nemaz netika apspriests vispār, bet es sapratu, ka Artam nodomi nopietni un ka viņš ir ļoti ieinteresēts attīstīt klubu un mums tās domas sakrita, tāpēc nebija grūti viņam lēmumu. Atceroties vēl tos agrākos laikus, jau tev bija pieredze Liepājā. Tobrīd, kad tu atnāci uz RFS, vai tu jūties jau kā tāds pieredzējis, teiksim, es nezinu, vai var teikt futbola funkcionārs, bet vai tomēr vēl galvā bija tāds bijušais spēlētājs un uz daudz ko vēl tobrīd skatījies, ar mazliet citām acīm? Vai 5 gadi jau ir pietiekams laika posms, lai, teiksim, pilnībā nedomā kā spēlētājs, un tāpat laikā jāsaka, Liepājā tu jau sākumā bija tāds spēlējošais darbinieks, ja var tā teikt. Viņš, man liekas, tā noslēdzošā tavu karjeras spēle bija 15. gadā. Jā, 2. gadā, bet es tajā 2. gadā aizvadīju, neatceros 1 vai 2 spēles. Bet tu trenējies, vai ne? Nepatstāvīgi. Viktors man toreiz prasīja, lai es biežāk trenējos un lai es biežāk esmu komandu, bet tiešām ārpus futbola laukuma bija ļoti daudz darba un mums arī nebija tik daudz darbinieku, tāpēc īsti nepietika laika pilnvērtīgiem treniņiem. Un, ja godīgi, arī motivācija vairs nebija tāda, kad es ļoti gribēju sevi redzēt futbola laukumā un vēl spēlēt. Tāpēc to spēlētāju man kaut kā izdevās diezgan ātri sevi nogalināt. Un jau tur, nezinu, man liekas, 1. sezonas beigās, 2. sezonā noteikti jau es no sākuma vēl tur ķēru sev pie domas, ka šitais varēju būt izdarījis savādāk, vai te es varēja dot piespēli labāk vai gūt vārds, tad man liekas, ka jau 1. gada izskaņā man vairāk vispār tādas sajūtas nebija, jo es sapratu, ka es jau pilnvērtīgi netrenējos un ka es nevaru neko dot vairāk laukumā kā tie spēlētāji, kas tur tobrīd atrodas. Tāpēc, to spēlētāju ātri izdevās nogalināt, vai es biju super pieredzējis? Protams, ka nē, 5 gadu, tas ir nopietns termiņš, bet tas nav nekas tāds fundamentāls, lai es tur pa 5 gadiem jau būtu visu iemācījies un visu sapratis. Protams, kad es sapratu, ka man jāturpina mācīties, jāturpina krāt pieredzi, augt, un es sapratu, ka tas tikai pats sākums. Kas bija grūtākais pārslēgties no spēlētāja karjeras uz parasta mirstīgā karjeru? Teiksim, kas bija tas sarežģītākais, ko vispār saprast, izprast, kā tas viss strādā. Jo, kad tu esi spēlētājs, par tevi rūpēs, vai ne, īpaši tur tajā augstākajā līmenī spēlējot, tev par neko principā nav jārūpēs, tikai jātrenēs un jāsit vārti. Un tad tu esi otrā pusē, ka tev par visu jārūpēs. Tas bija tas pirmais, varbūt tāds šoks, ka es domāju, ka es visu saprotu par futbolu un visu zinu, bet tad Tajā 1. mēnesī es jau sapratu, cik daudz vispār ir aiz tā futbola laukuma otrajā pusē un cik daudz administrācijai ir jāiegulda darba, lai, nezinu, kaut vai notikt viena spēle, virslīga spēle, vai kāds darbs tiek ieguldīts, lai piesaistītu finansējumu, lai iziet licencēšanās procesu. Tas, ja godīgi, es nebiju uz to, es nebiju domājis, ka tas ir tik sarežģīti, un tas bija tāds šoks, ja varētu teikt, bet tā pieredze man ļoti noderēja un skaidrs, ka es jau biju nolēmis, ka es to darīšu, un tāpēc nevienu brīdi nebija domas, ka tur metīšu plinti krūmos, un tas nav priekš manis. Tā bija grūta pieredze, bet tā bija ļoti vērtīga pieredze, un tam iziet visam procesam cauri, tas bija ļoti interesanti un ļoti vērtīgi. Varbūt pirmais, kas bija tāda kļūda, ko man liekas, es pirmos gadus pieļāvu, kad es vēl pats man likās, ka es vēl tikko futbolists esmu, un ka ļoti svarīgi ir klausīties, ko runā futbolisti, un ļoti bieži man gribējās viņus klausīt, vienalga, pa ko tur treneri izvēlē, trenējās pa daudz vai trenējās pa maz. No sākuma, 1. gadā, man liekas, tā bija man tāda lielākā kļūda, ko es pēc tam laika sapratu, kad īsti futbolists līdz galam nevar viņus klausīt, jo vienmēr kāds būs neapmierināts, vienmēr kāds gribēs mazāk trenēties, vienmēr kāds gribēs vairāk trenēties. Kādam patiks, treneris nepatiks. Es sapratu, ka ar viņiem var parunāties, saprast to kopējo noskaņojumu. Un tiešām, ja ir kaut kādas aktuālas problēmas, tad, protams, tā informācija ir vērtīga. Bet, tajā 1. gadā gribējās izpildīt visu viņu vēlmes, lai viņi justos labi un viņiem viss būtu kārtībā. Tādā ziņā, es domāju, tur neviens nevarēja žēloties par to. Bet, laikam ejot, sapratu, ka pilnīgi visā spēlētājs nevar viņus klausīt un izpildīt visu viņu vēlmes.
Pirmais gads, 19. gads, pirmā pilnvērtīgā sezona RFS. Kas bija tie pirmie darbi, kas tev bija klubā vispār jāizdara, jāveic? Ko tu varbūt atradi, kas nosacīti bija tobrīd jāsakārto un kur prasījās visvairāk uzmanības un enerģijas no tavas puses? Mums bija daudz problēmas. Mums nebija savas akadēmijas, mums nebija sava infrastruktūra, kuras trenēties. Katru gadu vajadzēja risināt to problēmu. Tā bija laikam tāda viena no lielākām problēmām. Otra lielākā problēma bija, protams, ka mēs sapratām, ka mēs gribam spēlēt veiksmīgi Eirokausos, ka mēs gribam izcīnīt pirmo titulu RFS un sastāvu komplektēšanu. Skaidrs, ka mēs augām un RFS auga jau pirms manis katru gadu, bet bija jākļūst to spēcīgākiem, lai tos titulus izcīnītu. Un tāpēc laikam, sastāvu komplektēšana tas bija tāds, otrais tāds būtiskākais jautājums, kas mums bija jārisina. Un es domāju, ka ļoti veiksmīgi arī to izdarījām, soli pa solim, gājām uz priekšu, un katru gadu sastāvs kļuva spēcīgāks. Debitējām Eirokausos, sākā pirmo uzvaru izcīnīt, pirmo titulu izcīnīt, tāpēc lēnām gājām uz to mērķi, un es domāju, ka kopumā diezgan veiksmīgi. Jā, varbūt varēja mazliet ātrāk, bet kopumā es domāju, tas temps, kas mums bija, viņš tāpat ir ļoti labs. Kā ir mainījies, sastāva veidošanas darbs, salīdzinot to 2019. Gadu, kad jūs komplektējāt komandu? Tagad 26. 25. gads, kas ir tās lielākās atšķirības, ko varbūt arī esat iemācījušies. Es aizgāju cauri tam sastāvam 19. gadā. Diezgan daudz arī bija spēlētāji, ar kuriem tobrīdējais treneris Valdes bija iepriekš karjerā strādājis. Tur Slavko, Malets un vēl Kalodžērs. Jā, tā arī bija, ka ļoti daudz principā, spēlētāji tika parakstīti, ar ko Valdes bija iepriekš strādājis, par ko viņam bija labas atsauksmes un ko viņš ticēja, ar ko viņš varēs uzlabot un pastiprināt mūsu sastāvu. Tad šobrīd, principā, es varētu teikt, ka vairāk mēs tā nedarām. Un tas darbs, kas tiek ieguldīts spēlētāju parakstīšanā, viņš tiek ieguldīts ļoti nopietnāks un dziļāks. Mums patstāvīgi 3 skauti šobrīd strādā, kuri meklē pa visu pasauli mums spēlētājus, analizē dažādas līgas, kuras mums liekas interesants. Protams, paralēlā strādājam ar aģentiem, kuriem mēs varam uzticēties un kuri mēs zinām, ka varam mums piesaistīt labus spēlētājus. Paši braucam uz vairākas reizes gadā ar Aleksandru uz dažādiem turnīriem, dažādās pasaules vietās, kur live scouting veicam un meklējam pastiprinājumus. Protams, tas darbs notiek visu gadu garumā, un viņš noteikti ir izaudzis, un viņš ir ļoti, ļoti nopietnāks. Jo, salīdzinot arī 2019. gadu, tie dati, kas ir pieejami par katru spēlētāju, par katru līgu, protams, nevar salīdzināt tas, kas bija 19. gadā. Tāpēc, jā, tas darba apjoms noteikti ir daudz lielāks, un es teiktu, ka tās kļūdas arī ir mazinājušās, veicot transferus, bet, protams, ka viņas ir un viņas arī vienmēr būs. Bet tas apjoms noteikti ir daudzreiz lielāks nekā 19. gadā. No šīs atbildes noteikti papildus vēl jautājumu. Pirmais, vai var pastāstīt mazliet plašāk par šiem skautiem? Kā notiek šī sadarbība, kā jūs viņus vispār atradāt, cik ilgi notiek sadarbība un vai viņi ir atbildīgi katrs par kaut kādu atsevišķu reģionu vai par atsevišķu vecumu grupu? Kā tas, notiek un cik reāli tā ir tāda palīdzība klubam? Cik tas ir svarīgi? Principā, ja mēs tagad nevienu spēlētāju mēs neparakstam bez skauta reporta un, teiksim, ir jābūt, tur ir savs gradējums, ja, kur pēc atzīmēm nevienu spēlētāju neparakstīsim, ja mēs uzskatīsim, ka viņš tur nav mūsu līmeņa spēlētājs. Ļoti reti varbūt izņēmumi ir bijuši, bet principā mēs ļoti paļaujamies uz viņiem un ticam viņu atzinumiem. Tad noteikti tā, ja viņu atzinums ir, viņš saka, ka šis spēlētājs ir noteikti tāds, kuram jāpievērš uzmanība, tad Aleksandrs vai es skatos spēlētāju, tad arī Viktors tiek pieslēgts galvenais treneris, un ja ir iespēja, tad mēs braucam arī viņu paskatīties dzīvē. Tā kā, tur ir vairāk soļi, kamēr mēs aizām līdz tam brīdim, kamēr spēlētājs tiek parakstīts. Skauti dažādos veidos ir nonākuši pie mums, kāds ir ieteicis, kādu mēs zinājām, kāds ir strādājis kādā klubā, ar ko mēs tur sadarbojamies, kur ir ieteikuši.
Un, tur viņu ceļš līdz mums ir bijis dažāds, bet kopumā mēs ar viņu sadarbību esam ļoti apmierināti. Mēs viņiem uzticamies. Viņu darba apjoms arī ir milzīgi liels, jo tās līgas, ko viņi skatās, tā arī ir, ka viņiem sadalīt savu reģionu, kur katrs ir atbildīgs, lai viņiem tās informācijas nebūtu pārāk daudz. Un, teiksim, tā no katra reģiona, ja kāds skauts atrod kādu spēlētāju, kurš viņam liekas interesants, tad jau visi trīs viņu skatās kopā un dod savu vērtējumu, un tad tikai mēs tiekam pieslēgti, un ja viss vērtējums ir pozitīvs. Kā mēs zinām, lielajos klubos tur ir 10 un pat 20 skauti strādā un varētu teikt, diennakti, kuri meklē spēlētājus un veic to milzīgo darbu. Tā kā jebkuru spēlētāju parakstīšana, tas ir milzīgs darbs pirms tam ieguldīts. Kā notiek, piemēram, vai teiksim, viņi meklē pēc pozīcijām? Piemēram, mēs saprotam, ka mums tur vajag centra aizsargu. Tad viņiem tiek dot uzdevums, ka viņus jāatrod centra aizsargs. Es nezinu, vai tu pieredzējis vai jauns. Vai viņi regulāri vienkārši skauto savā reģionā un meklē neatkarīgi no pozīcijas kaut kādus talantīgus spēlētājus, kuri tad tiek ielikti sarakstā? Kā tas varbūt princips, jo pieļautiem cilvēkiem no malas, kuri klausās, viņi nav ar šo tā labi iepazinušies. Un, manuprāt, tāds interesants topiks, par kur diezgan maz publiski tiek runāts. Ideālā variantā tas ir tas, kad aģents strādā un sagatavo tādu shadow listu, kur ir gatavs sastāvs ar spēlētājiem uz katru pozīciju. 2-3 spēlētāji, kur mums būtu gatavi, kuri būtu gatavi mūs pastiprināt, un kuri ir iespējami, ka tos spēlētājus, kuri brīvi pieejami, vai pa transferu, bet kurus ir iespēja parakstīt. Un tad, kad atnāk transferu loks, tad mēs sakam, ka mums vajag centru uzbrucēju, skatāmies, kas tajā sarakstā ir, un tad ejam pēc pozīcijām 1, 2, 3 cauri un ņemam un parakstam. Tas ir ideālā pasaulē, nevienmēr tā tas strādā, un nevienmēr tie spēlētāji ir pieejami, vai nevienmēr varbūt tāds saraksts ir gatavs ar tiem spēlētājiem, vai varbūt beigās kādu galveno treneru neapmierina tas viņu izvēli, un mēs nevaram parakstīt. Un tad vienkārši sākās meklēšana no sākuma, un skautiem tiek dots uzdevums konkrēts jau uz konkrētām pozīcijām, ka šajā transfera periodā mums tur vajadzīgs 2-3 pozīcijas. Tur ir labais aizsargs, kreisais aizsargs, centra pusargs. Un tad tiek veikta meklēšana, plus tiek iedarbināta kaut kāda paralēlie kanāli, tiek runāts ar aģentiem, kuriem mēs uzticamies un kuri ir pierādījuši sevi, ka var atvest mums labu un spēcīgu spēlētāju un meklējam vēl pa kaut kādiem visiem kanāliem, kas mums ir pieejami, lai to spēlētāju atrastu. Tā kā, ejam uz to ideālo pasauli, lai mums būtu tāds šādā lista, ka mēs vienkārši, mums ir tas saraksts un mums vajag spēlētāji. Mēs ņemam, skatāmies, kas tur ir un mēģinām numuru pozīciju 1, kas tur ir, ja ne, tad 2, ja ne, tad 3. Bet, nevienmēr tas tā strādā, diemžēl. Šie visi skauti un tā tālāk, tas palīdz mazināt risku parakstot spēlētāju. Skaidrs, ka tik un tā ne visi spēlētāji attaisnosies, tas nav vienkārši iespējams, bet salīdzinot ar 19. gadu, laikam tobrīd nekā tāda nebija. Protams, jo, lai saprastu, skauts iegulda milzīgu darbu, skatoties viņa spēles pa pēdējo sezonu, kas ir 20, 30 spēles, viņš ir noskatījies ar viņu darbībām un skautam arī ļoti labi jāsaprot tas mūsu līmenis čempionāta un mūsu komandas līmenis. Un skatoties viņu, tad viņam ir jāizvērtē, vai viņš varēs iekļauties mūsu sastāvā, vai viņš varēs pretendēt uz pamatsastāvu, vai viņš būtu tikai rotācijas spēlētājs. Un tāpēc tas viņa viedoklis mums ir ļoti svarīgs, jo viņš tiešām iegulda milzīgu darbu līdz tam brīdim, kamēr viņš izsaka savu verdiktu par spēlētāju. Pastāsti, kā izskatās tava tāda ierasta, klasiska darba diena RFS ofisā? Kā tu atbrauc, ko tu dari, kas ir tavas šobrīd tādas galvenās atbildības sfēras, lai saprotu cilvēks arī varbūt no malas? Nesen tikko beidzās ziemas transfera periods, kad ļoti daudz liela uzmanība tika veltīta jauno spēlētāju parakstīšanai, kā arī licencēšanās procesa iziešanai virslīgai. Tad, čempionāta sākums, tad, kad transfera loks beidzās, tad varbūt mazliet vairāk laika ir, bet tāpat ikdienas komunikācija ar spēlētājiem, treneru sastāvu, tāpat akadēmija mums tagad blakus ir ar akadēmiju kaut kas tiek apspriests vienmēr un diskutēts. Komunikācijā virslīga, komunikācijā ar federāciju, komunikācijā ar tiem pašiem aģentiem jau pa nākamo transferu logu, jo tulīt jau atkal jāgatavojas nākamam transferu periodam.
Lēnām jāsaprot, varbūt, vai no kāda spēlētāja atvadīsimies, un tad atkal jāmeklē viņam varbūt kaut kāds nākošais klubs vai iespēja viņu iekārtot kaut kur citur, vai iespējams pārdot, vai vienkārši iekārtot. Tāda arī sanāk beigās tā visu darbdienu, kad aiziet komunikācijā ar treneriem, spēlētājiem, aģentiem, virslīga, federācija. Bet tu diezgan daudz esi atbildīgs arī par birokrātisko pusi, jo Aleksandrs Usovs arī ir tieši kā sporta direktors atbildīgs par komplektāciju un tā tālāk. Un tad tev vēl klāt ir atšķirībā no viņa laikam tāda ikdienas, kā jau tu minēji, licencēšanas procesi, dažādi papīra dokumenti, kas ir tieši uz tavas atbildības. Teiksim. Jā, tas arī aizņem kaut kādu daļu no dienas un atbildēt, nezinu, uz mailiem, kas tiek rakstīti klubam vai kaut kādas oficiālās vēstules. Tā arī ir kaut kāda maza sadaļā, kur ir jāveic. Vēl par visiem tur aģentiem runājot, tu minēji, ka klubs katru gadu jūs lidojat, parasti tā ir Brazīlija, viena vai vairākas Āfrikas valstis, un dažreiz arī Eiropā, tur zini, gan Horvātijā esat bijuši, laikam Spānijā un vēl kaut kur. Pastāst par šiem ceļojumiem. Viņi notiek principā katru gadu. Mēs esam arī ar tevi taisījuši pāris intervijas. Kāds ir tas galvenais mērķis, un vai ir kaut kādas tieši reģioni vai valstis, uz kurām jūs lidojat katru gadu regulāri, un ko tas dod vispār klubam? Jā, tie reģioni, kuri mums patīk un kuri interesē, ir Brazīlija. Jo, laikam Emersons stāsts, tas bija tāds mums visveiksmīgākais ar Brazīliju, un tāpēc vienmēr gribās uz turieni atgriezties un atvest otro Emersonu, jo tas bija tieši no man pirmā brauciena uz Brazīliju, kad es biju aizbraucis jau no RFS. Un tad, varētu teikt, ka viens no visu laikam tādiem labākiem spēlētājiem un transferiem, kas mums ir bijis. Par Emersonu uzreiz. Kā viņi tur atradāt? Vienkārši skatījāties spēli un iekrita acī, kā tas bija? Jā, tā arī bija. Vienkārši aizbraucām skatīties treniņu spēles dažādos klubos. Viņu pat, es skatījos pirmajā reizē. Tā bija ne oficiālā spēle, tas bija treniņš, kur Villanova komanda savā starpā spēlē pirmais sastāvs ar otro sastāvu, un viņš ļoti iekrita acīs un rādīja ļoti labu sniegumu. Tāpēc iepatikās. Es toreiz biju kopā ar Lokomotīvu Zagrebu. No sākuma viņi savāca pie sevis, jo tāda bija norma, ka viņiem pirmajā roka. Bet viņam kaut kā tur tas adaptācijas periods mazliet ievilkās, bet man vēl aizvien strādāja tur treneris Lokomotīvu Zagrebu, ar ko es kādreiz kopā spēlēju Jerko Leko Dinamo Kijevā. Es turpināju viņu komunicēt par Emersona sakarā. Viņš teica, ka treniņos viņš tāpat labi izstāsta un īsti viņš nesaprot, kāpēc treneris nelaiž viņu sastāvā. Un tāpēc mēs nolēmām viņu tāpat parakstīt. Varētu teikt, ka viens no mūsu visu laiku labākiem spēlētājiem, kāds mums ir bijis. Tāpēc tā Brazīlija ļoti vilina, gribās atvest tādu otro Emersonu, otro, trešo, kas tik labi iekļausies komandā un spēs viņu stiprināt. Par Emersonu uzreiz tāda atkāpe. 99. gads Māris Verpakovskis aizved vienu puslaiku spēlē ar Brazīliju, un vēlāk tajā pašā gadā piedzimst Emersons. tur likuma sakarības nav. Man liekas, šī teorija, leģenda, varētu teikt, radās. Vladimirs Žuks to izdomāja, jo viņš ļoti labi atcerās to braucienu, ja nemaldos, viņš arī tur bija. Tur gan tikai mēnesis starpā bija tā kā argumenti. Salikt tos gadus kopā, un tad īsti, viņš teica, kad sanāk, kad viņš arī teica, ka pēc spēles stila mazliet līdzīgs tev, kad viņam ir aizdoms, ka es tur kaut kādas pēdas varētu būt atstājis, bet tas, protams, tā jokam. Tā tas nebija. Bet, pa pārējiem reģioniem runājot, Āfrika, protams, ir ļoti interesanti, jo viņa pilna talantiem. Viņa varbūt mazliet ir vēl tik daudz neatklāti, jo tie lielie klubi mazliet slinko uz turiem braukt, lai gan arī viņi lēnām to sāk darīt, un arī jau paliek vien grūtāk un grūtāk kāds jaunos talantus tur atrast, jo lielie klubi arī ir sapratuši jau, kad ja tas talants atbrauc uz Eiropu un kaut ko mazliet uzspīdējis kaut sezonu vai pussezonu kaut kādā Skandināvijā vai Beļģijā, Nīderlandē, tad viņš maksā uzreiz 2-3 miljonus. Ja ne pat vairāk, un ka tur viņus var dabūt par 100 vai 200 tūkstošiem, citreiz varbūt vēl mazāk. Tāpēc viņi arī ir sapratuši, ka tajā virzienā ir jāskatās un ka tur var atrast labus spēlētājus, tāpēc tur arī paliek vien grūtāk atrast kādu tur neatklātu dimantu, kur var dabūt pa lētu naudu.
Un trešais tāds tirgus, kas mums ļoti patīk, tie ir Balkāni. Kā redzat, mums komandā ir ļoti daudz, un viņi, teiksim tā, veido komandas kodolu gadu no gadas, un ļoti veiksmīgi patīk mums viņu mentalitāte, viņi cīņas par uz laukumu, un tie ir tādi spēlētāji, kur nekad negribēs zaudēt nevienā spēlē un cīnīsies līdz galam, un tādi īsti cīnītāji. Tāpēc, tas tirgus mums arī patīk, un principā mums ir ļoti ar serbu, horvātu, slovēņu spēlētājiem ļoti laba pieredze, un viņi ļoti labi sevi parādījuši vienmēr RFS rindās. Protams, ka vēl ir tirgi, kuri ir interesanti un kurus vajadzētu atklāt. Īsti tāpat Dienvidamerikā, Kolumbija, Argentīna, tie ir tie tirgi, ko mēs gribētu ieiet un atklāt, bet pagaidām īsti neesam to izdarījuši. Spānija, tāpat zemākās līgas, tur noteikti ļoti daudz interesantu spēlētāju, kuri varētu mūs pastiprināt. Lēnām arī sākam domāt, kā to tirgus daļu apgūt un izvērtēt un noskautot un aizbraukt paskatīties. Tāpēc tajā virzienā arī mēs jau strādājam, bet šobrīd tie ir tie tirgi, ko es nosaucu Āfrikā, Balkāni un Brazīlija, kur mēs teiksim tā, mazliet jau tirgu saprotam un saprotam, kur skatīties, kā skatīties un ar ko runāt, lai piesaistītu kādu spēlētāju. Kas vēl bez Emersona ir varbūt tāda veiksmes stāsti, kur reāli šo te ceļojumu, braucienu dēļ jums izdevās tos spēlētājus pamanīt un, teiksim, viņi kaut kurā brīdī bija vai ir nonākuši RFS un tagad šeit spēlē? Rašids un G ir viens no tādiem stāstiem, ko Aleksandrs noskautoja Āfrikā, un kurš ir ļoti spēcīgs spēlētājs un, principā, kuru izdevās mums parakstīt Madu, kurš var teikt tāds dimants šīs sezonas. Jā, šīs sezonas dimants, kurš, teiksim, arī varbūt mazliet negaidīt priekš mums, ir kļuvis par tādu pamatsastāvu spēlētāju, kur ir grūti aizvietot, un viņš arī ir tāds atradums Āfrikas tirgū. Tāpēc, tie braucieni dod rezultātu, un, protams, ka nevienmēr visi atvestie ļoti spilgti sev parāda, bet tomēr, teiksim, tā ir iespēja RFS atvest par lētu naudu labu papildinājumu, jo šobrīd tas tirgus aug, un iespējams tas saistīts ar to, ka ļoti daudz klubu Eiropā viņi saprot, ka viņiem ir iespēja spēlēt šobrīd tajā jaunajā formātā, iekļūt konferenču līgas fāzē, un tie ir 4-5 miljoni, un vairs klubi, tie, kas cīnās pa Eirokausiem vai izcīna čempionu titulus savos čempionātos, viņi nav gatavi šķirties no spēlētājiem vairs tur pa 100-200 tūkstošiem. Ja mums tad iepatīkās kāds spēlētājs, kādreiz mēs pa šīm summām, principā, tur no Gruzijas čempioniem, Iberija, piemēram, mēs varējām dabūt spēlētāju. Tas kā, piemēram, vai tur Bosnijas kāds čempions vai Albānijas, tad šobrīd par šādiem spēlētājiem tiek prasīti jau daudzreiz lielāki transferi, tie ir 500, 600, dažreiz 800 tūkstoši. Mēs tādas transferus, diemžēl, nevaram atļauties pirkt, un tāpēc mums tie braucieni uz Brazīliju, Āfriku vai Balkāniem ir ļoti svarīgi, jo tā ir tā iespēja atrast pa lētu naudu labu spēlētāju, kaut ko noskautot dzīvē, jo ja viņš jau kaut kur aizbrauc tālāk, viņš labi parāda sev Eiropā, labā līgā, tad, protams, pārlunāt uz RFS pēc tam ir ļoti grūti. Cik tev palīdz tas, ka tu māki valodas un ka tev ir daudz kontaktu vēl no spēlētāju laikiem? Protams, ka palīdz, jā. Protams, ka palīdz. Cik vispār valodas tu proti šobrīd? 5 laikam sanāk. Vai arī? Nē, vai pagaid spāņu, angļu, krievu, latviešu, horvātu, jā. Horvātu arī? Jā. Okay. Jā, tad 5 sanāk. Tā kā Balkānos man arī es varu komunicēt un runāties. Un, protams, ka tas palīdz ļoti bieži, protams, ka tu vari ar angļu valodu tik galā, bet bieži tur citi arī Horvātijā vai Serbijā. Tur ne visi runā angliski un bieži tur tā kā grūti ir komunicēt. Un tajā pašā Brazīlijā arī īstenībā es runāju spāniski, bet spāņu portugāļu valoda diezgan līdzīga. Un tad ļoti bieži sanāk komunicēt ar viņiem spāniski, un viņi tā kā var saprast, ir mazas atšķirības, bet var komunicēt. Un tur gan ļoti bieži nerunā neviens angliski, un tāpēc tas noder.
Jā, tas nodara, protams, un arī kontakti spēlētāji. Gan arī katrā valstī, kur es braucu, ir kaut kādi spēlētāji, ar kuriem kaut kur agrāk esmu spēlējis, vairāk vai mazāk. Un, protams, tad ir ļoti ērti, ka tu vari dabūt kādu kontaktu, ko tev vajag kādā klubā, vai kādu aģentu kontaktu, vai klubu kontaktu, vai arī paprasīt viņu viedokli, ja viņš vēl aizvien iesaistīts futbolā par kādu atsevišķu spēlētāju. Jo, tu zini, ka tu viņam var uzticēties, jo viņš nav ieinteresētā persona. Plus ir, protams, tās valodas, kuras tu esi iemācījies arī spēlējot ārzemju klubos, bet nav tā, ka dažreiz jau apnīk, ka tikreiz tur ārzemēs cilvēks saprot, ka tu, piemēram, tur runā spāniski vai proti horvātu valodu, un tad visi tur, tu esi tur reāli uztaisam bildi kopā. Nav tā, ka ir kaut kāda atsevišķa karjeras brīža, par kuriem visu laiku visi jautā, un tev jau ir apnicis? Nē, nav tik traki. Nav tik traki, nē. Ok, vēl interesanta lieta, manuprāt. Kas ir jādara, lai izvairītos no tiem tā saucamiem, nezinu, vai fake aģentiem vai aģentiem, kuri vienkārši grib apčakarēt, jo īpaši dzirdēts, ka īpaši ar Āfrikas spēlētājiem ir ļoti sarežģīti, ir svarīgi tajā tirgu atrast cilvēks, kuriem var uzticēties, jo ir tiešām ļoti lieli riski un daudz piemēru, ka dažādos veidos var teikt, ka klubi patiek akurāti gan ar tām kompensācijām, kuras sākumā nekur neparādās un pēc tam iesaistās īstenībā augsta diezgan līmeņa juristi un klubiem jāmaksā tur 100,000 kompensācijās, vai tur, nezinu, samaksā man kaut ko, es tev dabūšu to un beigās nekā. Vai esat sastapušies un kā samazināt tos riskus? Jā, visādi stāsti ir bijuši un Āfrikā tas ir diezgan izplatīti un ir bijuši gadījumi, kad spēlētājs vienlaicīgi ir parakstījis līgums ar 3 klubiem, un aģents ir paņēmis komisiju no visiem 3 klubiem, un pēc tam vienkārši pazūd, un pamet spēlētāju. Viņam īsti nerūp, kas ar viņu tālāk būs, diskvalifikācija, vai viņi vienkārši aizsūtīs mājās ar to pašu diskvalifikāciju. Jā. Bet ļoti svarīgs faktors šeit ir aģenti, ar kuriem tu iepriekš esi strādājis un kuriem tu uzticies. Protams, nevienmēr tas tā var notikt, ka visi tie darījumi noteikti caur tiem aģentiem, caur kuriem tu gribētu. Dažreiz ir kaut kāds aģents, kas ir spēlētājiem, kurš tev ļoti patīk, bet tu to aģentu nezini. Tad jāmēģina risināt ar viņu, un ļoti bieži tas ir problemātiski, ļoti bieži tas aizņem ļoti daudz laika, un pārsvarā tas īpaši izteikti Āfrikas aģentiem. Viņiem īsta spēlētājs nerūp, viņiem interesē tikai tā savu komisija un tas, cik viņš dabūs par to darījumu un nekādas spēlētāja intereses. Tad viņš ir gatavs kaulēties līdz pēdējām un gatavs noraut to darījumu tikai tāpēc, lai dabūtu savu lielo komisiju. Tā ir problēma, vēl aizvien tā ir aktuāla. Tu nevar saprast, vai viņam var uzticēties, vai viņa tā spēlētāja pase viņa ir īstā vai nav īstā, vai tur ir kaut kas feikots vai nav, jo Āfrikā diezgan viegli ir kaut ko feikot par $100. Pat federācijā tu var dabūt oficiālu papīru, ka spēlētājs tur, piemēram, ir spēlējis tajā klubā vai nav. Viņi uzraksta, ka nav, bet vēlāk, kad tu paraksti viņu, tad tu vari dabūt ļoti lielu kompensāciju. Un īstenībā šobrīd ļoti daudz klubu ar to sastopās. Jo FIFA ir ievies tādu jaunu sistēmu, FIFA Clearing House, un ļoti bieži tie iepriekšēji klubi vēršās FIFA, un tu nemaz nezini, kad pret tevi ir izvirzīta kaut kāda lieta, vai ka tev būs jāmaksā kompensācija. Viņi tikai pēc tam sastopās ar faktu, kad ir jau tā lielā tas training compensation, ka viņiem ir jāsamaksā. Un citreiz tie ir 100,000. Tad notiek tiesāšanās, kas nav patīkams pasākums, un kas ir dārgs pasākums, un tur arī ļoti bieži kaut ko ir grūti apstrīdēt un pierādīt, ka tev ir bijusi taisnība. Tāpēc, tas aģenta faktors viņš ir ļoti svarīgs, vēl aizvien. Mēs arī ar to cīnāmies un ļoti mēģinām darīt tos darījumus ar tiem aģentiem, ko mēs pazīstam, bet, kā es teicu, diemžēl nevienmēr tas iespējams. Nelielai atkāpēji arī cilvēkiem, lai viņi mazliet saprastu šo sistēmu, ka tu paraksti spēlētāju, ja tas ir jauns spēlētājs, parasti tu zini visus iepriekšējos viņa klubus, kuros viņš ir spēlējis, un šim spēlētājiem bieži vien, piemēram, viņam ir dokumenti, ka šie klubi atsakās, un tev nav jāmaksā viņam kompensācija par tur pavadītiem gadiem. Tad tu paraksti spēlētāju, rēķinoties, ka nosacītu tev, piemēram, nekādas treniņu kompensācijas par viņu nebūs jāmaksā.
Un tad pēc kāda laika tu saņem vēstuli e-pastā, ka lūk, viņš ir bijis tajā un tajā akadēmijā, lūdzam norēķināties, piemēram, tur 100,000 eiro. Un šādi stāsti ir bijuši. Un, kā Māris arī stāstīja, dažreiz pat šīs spēlētāja pases viņas tiek viltotas un ir, diemžēl, pat jau pierādīti vairāk kārt tādi keisi, kur noziedzīgās grupas ar to nodarbojas, mēģina iesmērēt spēlētājus klubos, pat nosacīt labus spēlētājus, lai viņi parakstu, un tajā brīdī, kad viņi reģistrē kā profesionāli, tev jau kāds jurists izsūta vēstuli pēc stundas, un ir bijuši gadījumi, kad klubi pamatīgi ielido pat Baltijas valstīs līdz tādam līmenim, ka gandrīz vai jāslēdz bodi ciet. Nav mums bijis tāds gadījums, kur jāmaksā kompensācija situācijā, kur mēs nebijām plānojuši vai, nezinājām? Jā, ir bijis. Paldies Dievam, tās summas nav bijušas tik lielas, bet ir bijušas. Bet, es esmu dzirdējis gadījumus gan Latvijā, es varbūt nesaukšu klubus, gan arī Lietuvā, kur tās summas ir 200-300 tūkstoši, un ļoti bieži tas ir ļoti būtiska tāda neparedzēta budžeta izdevuma sadaļa, ko klubs nemaz nevar samaksāt, un pēc tam klājas ļoti grūti klubam. Vai neprasās mainīt to kopējo sistēmu? Jo it kā mūsdienās šķiet, ka būtu loģiski, ka tu atver spēlētāju kaut kādu interneta UEFA sistēmā lapu, un tur visi klubi skaidri sarakstīti. Tāda bija viņa sākotnējā ideja tam FIFA clearinghousam, bet, manuprāt, tur kaut kas ir aizgājis ne tā, un beigās tiešām sanāk, ka klubiem tā ir lielāka galvassāpe nekā palīdzība, jo ļoti bieži tās tie paziņojumi vai verdikti par to, ka tu esi ielidojis uz to treniņu kompensāciju, klubi saņem ļoti bieži un bez iespējām vispār sevi aizstāvēt, un beigās tas ir lielāks mīnus daudz nekā tas, ko viņi gribēja vispār izdomāt. Tā, kad viņi gribēja, lai klubiem ir ļoti liela priekšrocība, ka viņi var iet tajā sistēmā un redzēt, bet īsti tur neko redzēt nevar. Šobrīd tikai sanāk, kad tu vari saņemt kaut ļoti lielu to treniņu kompensāciju, kur tev jāsamaksā un kur tu nebija paredzējis. Māri, tagad RFS ne pirmā sezona, diezgan daudz laika pagājis, kopš brīža, kad pievienojos klubam. Visas trofejas tajā laikā ir izcīnītas. Eiropas līga, konferences līga. Kas tālāk? Kāda šobrīd ir mērķi? Maģisko sezonu vispār ir reāli atkārtot, kā tu domā? Ļoti grūti būs, laikam ļoti grūti, jo tā kā mums salikās tajā gadā, es domāju, ka pie šīs konkurences, kas mums ir ar Rīgu, Latvijā, protams, kad kaut ko tādu atkārtot būs ļoti grūti. Bet tāpat mēs esam tur bijuši, un mums ļoti tur patīk, un ļoti gribās tur atgriezties gan konferenču līgā, gan, protams, arī Eiropas līgā. Čempionu līga, laikam, tas tāds nākamais, ko es varētu teikt, bet mēs saprotam reāli, ka tomēr tā čempionu līga, viņi katru gadu attālinās līmeņa ziņā, budžeta ziņā gan no Eiropas līgas, gan no konferenču līgas, un, nezinu, man liekas, tur iekļūt ir diezgan nereāli. Bet, protams, pasapņot mēs varam. Tas pats Bodo Glimts, paskaties, kāda viņa ceļa izgāja. Un es domāju, ka viņiem pateikt 10 gadu atpakaļ arī, ka viņi būs čempionu līgā un ka viņi tur tik veiksmīgi cīnīsies. Es domāju, ka tur arī neviens neticēt. Bet, mūs apmierina tas pats mērķis, kas mums ir bijis iekļūšana līgas fāzē, konferenču līgā vai Eiropas līgā. Ļoti patīk tur atrasties, ļoti gribās tur atrasties. Tā ir pavisam cita skatu. Un, es domāju, arī mēs to redzējām, ka arī cilvēki Latvijā to novērtē, kā dažādi bija ap mūsu spēlēm. Un, tāds reālākais mērķis, laikam, ko es redzu, ka mēs sev varētu uzstādīt, tā ir iekļūšana konferenču līgas fāzē un izkļūšana play-offos pavasarī, kas, manuprāt, pēc tās jaunās Kups to izdarīja. Jā, Kups to izdarīja. Neteikt, ka mēs kaut ko baigi tālu līmeņa ziņā esam no Kups. Es domāju, tas ir pa spēkam, jo iekļūt konferenču līgā top 24 komandās, es domāju, tas nav kaut kas nereāls. Un tad jau atkal mums izdotos atvilkt Eirokausu uz pavasarī, uz Latviju, kas mums vēl nekad vēsturē nav bijis. Atkal varētu iet vēsturē, es domāju, tas tāds varētu būt nākamais reālākais sapnis, uz ko varētu tiekties.
Pirmajā podkāstā ar Artjomu bija saruna, un viņš man pārsteidza, godīgi sakot. Viņš teica, ka viņš tikpat gaida Eirokausus, kā spēlē ar Jelgavu un Supernovu. Es teicu, ka, manuprāt, viņš tāds kārtīgs izņēmums, jo es noteikti vairāk gaidu Eirokausus kā ar tevi. Vai Eirokaus tev ir īpašākais, gaidītākais laiks, vai tev arī var būt spēles ar nosacītu Latvijas komandām, ne tām pašām spēcīgākajām tikpat gaidīts? Es domāju, viņš mazliet samelojās. Varbūt es neticu, ka viņam tā ir. Bet, ja ir, tad ir labi cepuri nost. Protams, jā, ka tie Eirokaus ir savādāk. Protams, ka tu gaidi viņus visu sezonu. Viss sagatavošanās posms viņiem ir savādāks. Likme daudz augstāka, daudz lielāka. Tur ieguldīts milzīgs darbs iepriekšējā sezonā, lai tu tur būtu, lai tu tur spēlētu. Es teiktu, ka, protams, ka viņi ir īpašāki un likmes daudz lielāks, tāpēc ir mazliet laikam vairāk. Gaida viņus mazliet vairāk nekā varbūt spēlē Jelgava vai Tukuma, bet es varbūt, ja atgriežos, ko Ārķoms teica, es domāju, tā doma noteikti tāda, ka tā katra spēle ar Tukumu vai Jelgavu, viņi ir tik ļoti svarīga, lai tu izcīnītu sev to iespēju izcīnīt čempionu titulu un līdz ar to paaugstināt tās savas iespējas par ļoti lielu procentu daļu, lai iekļūtu tajā konferenču līgā vai Eiropas līgā nākamgad. Tāpēc, kā mēs zinām, tas čempions Zars, ja tu esi čempions, viņš tev palielina tās iespējas, viņš tev dod otro un trešo iespēju vēl cīnīties Eiropas līgā un konferenču līgā. Tāpēc, protams, ka tas čempionu tituls ir ļoti svarīgs, jo tā iespēja ir ļoti, ļoti daudz lielāki iekļūt līgas fāzē. Šis podkāsts mums iznāks brīdi, principā, pirms Eirokausa izlozes un sarunas brīdī. Praktiski gandrīz visas komandas, tur 3 nezināmie tikai ir un sīdet pusē. Gandrīz visi mūsu potenciāli pretinieki pirmajā kārtā konferences līgā ir zināmi. Īstenībā diezgan iespaidīgi ir tas, ka mēs esam tajā sīdet, ja bisēto pusē pašā pirmajā vietā, kas nozīmē, ka labs darbs ir padarīts. Krājot šo koeficientu reitingu 12,5, tāpat kā Astana un Viļņa Žalgirim. Noteikti mēs starp sīdet pirmajās kārtās, 3 izskatās. Bet, jebkurā gadījumā, kad tu esi čempions viens ceļš, kad tu neesi čempions, es tur skatījos nosīt, ja pat izdotos tikt play-off kārtā, tur principā tikai un vienīgi grandi tādi paši kā Ajax un līdzīgas komandas, bet vēl līdz turienei ir jātiek. Pirmajā kārtā arī diezgan daudz tādu komandas, ar kurām tur nekas nebūtu garantēts. Tu vispār skaties uz to, kas varētu būt mūsu pretiniekos pirmajā kārtā, un vai tev ir kaut kādas aptuveni preferences, nosacīt, ar visiem jācīnās, mēs tur nevienu nenorakstam, bet vai ir kaut kāda reģiona vai komandas, kuras tavprāt tādas nērtākas, sarežģītākas, vai tu tā mierīgi skaties? Vai tiešām varbūt kaimiņos braukt uz Igauniju vai Lietuvu, tas varētu būt tāds labākais? Mūsu iepriekšējo gadu pieredze rāda, ka ļoti slikti mums iet ar skandināvu komandām, un ļoti slikti pieredze viņiem, mēs laikam nevienu neesam uzvarējuši vai pārvarējuši nevienu kārtu. Tas mums, protams, kad ļoti cer, ka no Skandināvijas šogad nevienu nebūs. Ar pārējiem, tu pareizi pateici, skaidrs, kad noteikti, ka tur pirmajā kārtā mēs būsim favorīti, bet jebkura komanda ir ļoti nopietni jāsagatavojas pret viņu, pret jebkuru komandu. Tur būs noteikti arī vieglas spēles, nebūs tie ir. Tomēr visi savu valstu līderi, čempioni, un ja tev neiekrīt kaut kāds tur San Marino, vai tāpat mēs redzējām, mums pagājušajā gadā bija Malta play-off kārtā, kuru noteikti visi domāja cilvēki, ka 99%, ka mēs pārvarēsim, jo tā ir Malta tikai, bet, kā redzējām, tik viegli mums negāja. Un nestāties to, ka mēs nopietni gatavojamies, un, diemžēl, mēs viņu nepārvarējam. Tāpēc, jebkurai spēlē būs nopietni jāgatavojas, un viegli noteikti, ka nebūs tur ne pirmā, ne otrā kārtā. Tu vari pateikt, ka no tās birokrātiskās puses, kā ģenerāldirektors, cik sarežģīti ir gatavoties šīm Eirokausa izbraukuma spēlēm nevis no sportiskā viedokļa, bet tieši lidmašīnas, viesnīca un tā tālāk, un vai tādā ziņā ir plus, kad otrā spēle ir viesos, jo it kā otro spēli gribas aizvadīt mājās, jo nosīt it kā iespējas viņu paņemt mājās vienmēr ir lielāks, bet tāpat laikā, ja tev ir tikai īsāks tas nogrieziens, un labi, tas varbūt attiec vairāk uz 2., 3. un 4. kārtu, jo pirmajā tu jau ātrāk zini pretinieks, tev ir vairāk laika plānot, bet tur 2., 3. cik tas ir sarežģīti loģistiski, kad tu uzzini, ka tev tur burts pēc nedēļas jālido tur un tur. Lielākā problēma laikam ir parasti tas lidojums. Atrast, protams, ka mēs vienmēr skatāmies tomēr
lai nemaksātu lielu naudu par čārteru, mēs mēģinām atrast labu reisu, lai regulāro mēs varētu aizlidot, jo čārteris skaidrs, ka tas uzreiz ir liels izmaksas klubam un finansiāli tas mums dārgi izmaksā. Tad tiek meklēt, normāls tas regulārais reiss, kur mēs varam aizlidot. Tad skatāmies variantu dienu pirms spēles, ja nav, tad skatāmies 2 dienas pirms spēles. Tad ņemam iespēju, skatāmies, varbūt pa 2 grupām var aizlidot, ja tajā pašā dienā un jau uz vienu lidmašīnu nepietiek vietas. Un tad, ja mēs saprotam, ka regulāro nav vispār nekāda varianta, tad, ja mēs sākam skatīties čārter reisus, un tur arī parasti tas piedāvājums ir, viņš ir ļoti plašs, un tas cenu diapazons ir ļoti liels, bet tajās pirmajās kārtās, tāpēc, ka ļoti bieži komandas izmanto tos čārter reisus, ka nevar aizlidot ar parasto, parasti tas pieprasījums ir daudzreiz lielāks nekā piedāvājums. Un tāpēc tur arī ļoti ātri vajag reaģēt. Tev vajag atrast labu variantu, lai nepārmaksātu. No otras puses, tev jāsaprot, ka varbūt nākamajā dienā viņš būs vēl 2 reizes dārgāks, un tu nevarēsi vispār tikt. Tu vari pateikt to cenu diapazonu, kāds varbūt ir bijis lētākais čārters, ar ko mēs esam lidojuši, un kāds ir bijis varbūt dārgākais, lai cilvēki arī saprastu. Tas prieks tiešām, viņš galīgi nav lēts. Bet arī atkarīgs no apstākļiem un no attāluma, protams. Tā plus mīnus. Ja es nemaldos, mums pagājušajā gadā mums bija ļoti liela kups spēlē Kazahstānā. Jā, mums tur bija izšķiršanās. Un Kazahstāna bija ļoti tuvu, ka mums bija jāspēlē Kazahstāna, un tur ar normālu reizi nevarēja aizlidot, un čarters, ja nemaldos, bija pie 200,000 turpat atpakaļ. Un mēs bijām gatavi. Un mums nebija citu variantu, mums būtu jāmaksā, bet mēs cerējām līdz pēdējiem, ka tomēr būs ar kups jāspēlē, kas arī tā arī bija. Mums mazliet atvieglojums bija. Diemžēl viņas nepārvarējām. Jā, ka ir atbeigās Champions League grupā. Jā, laikam tāds, ko mēs dārgākais pie 100,000 eiro ir bijis. Es tagad negribu samalot, uz kurienu mēs lidojām. Bet pie 100,000, 120 varbūt arī, tāds, kur mēs lidojām, tagad nevar atcerēties, jo varbūt pat uz Maltu mēs lidojām ar charter flight, jo tur nevarēja tikt. Jā, man liekas, ka Malta bija. Jo vēl jau varbūt arī ir tiešais reis no Rīgas, bet tur jau datumi ir svarīgi, lai sakrīt laiks. Tur laiks, lai datumi ir svarīgi. Plus, mēs tomēr diezgan liela delegācija. Mēs tur minimālā ir 40, un tad arī no tā ir atkarīgs, cik cilvēki lidoja. Ja mēdīja komanda lido, tad... Jā, mēdīja ļoti bieži sanāk neaizlidot, tāpēc, ka, ja nav vietas uz regulāro reisu, tad, protams, mēs neņemsim čārter tikai dēļ tā. Tāpēc, tā ir tā, teiksim, aktuālākais ir atrast to ceļu veidu, kā tu tiks uz turienu. Pagājušajā gadā bija labākais variants, protams, Tallinn, kur mēs ar autobusu iesēdāmies un aizbraucām. Un uzvarējām arī. Un uzvarējām. Tas ir tāds labākais variants, kas var, protams, iekrist kaut kādā Lietuva vai Igaunija. Un tas tepat blakus autobus, plus vēl liela iespēja, ka tu viņus var pārvarēt. Attiecīgi, Eirokausos ir tā, ka kvalifikācijas kārtās tu citreiz vari dabūt pretinieku, bet visa nauda, ko tu saņem par to kārtu, principā uz tādām Fēru salām lidojot, es pieļauju. Mēs arī, man liekas, mēs lidojam ar čārteru. Mēs lidojam ar čārteru, un Fēru salas, bija arī viens no dārgākiem, pareizi. Man tagad atgādināja, tur bija ļoti līdzīgi arī. Tur ir, man liekas, nekurš pilots var... Nē, tur ir speciālais pilots tikai, kas ir apmācīts, tātad tur ne visi čārteri lido, un ne visas lidmašīnas lido, un tur ir vajadzīgs speciāls pilots, un tur bija diezgan sarežģīti, un tur vēl bija Dānijas... Karalis, ja es nemaldos, tajās dienās, un tur lidos bija slēgta. Un atceries, mums Rīgā reisa aizkavēja, mēs gandrīz neaizlidojām. Mēs nākamajā dienā neaizlidojām. Mēs iekāpām lidmašīnā, jau bijām uz skrēcienu, un tad pateica pilots, ka nelidosim, jo iespēja, ka mēs tur varēsim nolaisties ir 10%. Un mēs pazaudējām arī, protams, to naudu, kas jau bija iemaksāta par viesnīcu, un mēs atlidojām 4 stundas pirms spēles un uzvarējām. 4 stundas pirms spēles, un Klaksviku uzvarējām papildu laikā, kas bija arī tāda ļoti diezgan episks stāsts. Emocionāla spēle, un īstenībā grūts pretinieks, bet toreiz Čeļa Malačā neskatoties to, ka spēles dienā atlidoja un bez sagatavošanās pagulēja stundu viesnīcā un izgāja spēli un uzvarēja. Tas bija viens no grūtākiem ceļojumiem organizācijas ziņā un arī viens no dārgākiem.
Un pēc tam dažreiz pēc tam no spēlēm paliec komentārus, un kāds trollis tur raksta, oi, šitos zvejnieks nevar uzvarēt. Cilvēki vispār, ir cilvēki, kur ir atrauti no realitātes un šos komponentus nesaprot. Ir, jā, kur tas pats Klaksvik, viņš jau nākamos gadus parādīja, cik veiksmīgi viņš startēja arī Eirokausos un arī viņa konferenču līgā. Viņam bija kaut kāda sērija gara, man šķiet, bez zaudējumiem vispār Eirokausos. Jā, tāpēc, cilvēkiem varbūt jāsaprot, ka tiešām ļoti reti valstis Eiropā ir palikušas, kur futbols neattīstās, kur netiek ieguldīti lieli līdzekļi. Un, principā, kā jau teicu, vieglo pretinieku arī vispār nav palicis. Vēl par RFS daži jautājumi, tad pāriesim uz tematu par Latvijas futbolu varbūt kopumā. Kas ir RFS klubā un kultūrā kā tādā, ko tu nekad neupurētu pat lielas naudas dēļ? Kāds lēmums varbūt netiktu pieņemts, pat ja tas būtu tur finansiāli ļoti izdevīgs? Vai ir kaut kādi principi? Grūti pateikt. Tur notiek kaut kādā politiskā ziņā, tagad ģeopolitiskā ziņā, kas notiek. Tur notiek kaut kāda sadarbība ar Krievijas klubiem vai kaut kādas draudzības spēles vai kaut kāda transfera. Notiek, ka tas nebūtu iespējams mums pieņemams. Kas vēl tāds? Es nezinu, vai mēs ņemtu, piemēram, ņemt kaut kādu spēlētāju. Tu zini, ka viņš ir super problemātisks, esot bijis visos iepriekšējos klubos, bet it kā talantīgs, vai mēs būtu gatavi riskēt, piemēram, tāds piemērs. Mums ir ļoti bieži tā diskusija un ļoti bieži ir tādi piedāvājumi. Tur, principā, 99% mēs atsakamies no tādiem spēlētājiem, jo sapratām, ka viens spēlētājs nevar būt svarīgāk kā visa komanda vai kā treneris. Un ja mēs redzam, ka tur noteikti būs problēmas, tad mēs noteikti atsakamies no tā transfera, nesoties to, ka viņš ir ļoti talantīgs vai varbūt ļoti perspektīvs. Arī iespējams, ka tur varēs būt kāds labs transfers. Jo tas mikroklimats komandas iekšienē viņš ir daudzreiz svarīgāks par to, nekā piesaistīt tādu vienu labu spēlētāju. Jo, ja viņš sabojās komandas iekšienē to mikroklimatu, kuru uzbūvēt ir ļoti grūti, un tas ir tāds gadiem ilgs darbs. Un, ja mēs saprotam, ka treneris, piemēram, var zaudēt dēļ viņa savu autoritāti komandā, tad mēs, kā es teicu, 99% es teikšu, ka, ja mēs esam pārliecināti, ka viņš ir tāds spēlētājs, tad mēs no viņa atteiksimies, neskatoties to, cik labs viņš būtu. Gotjeman Kendābi šīs sezonas kļuva par vēl vienu spēlētāju, kurš pie mums pievienojas no konkurentiem, no Riga FC. Kāpēc šie spēlētāji no Riga FC diezgan daudz mums ir pievienojušies un pat, jāsaka, diezgan veiksmīgi? Kāds ir plus, parakstot spēlētāju no konkurentu kluba? Jo futbola pasaulē tas nav vispār nekas jauns. Es nezinu, ļoti bieži žurnālisti patīk viņiem akcentēt to jautājumu. Bet, šis ir fani jautājums tieši. Jā, bet nav tā, ka mēs sēžam un domājam, lai kādu spēlētāju mums piesaistītu no FC Rīgas. Pirmkārt, tā ir normāla prakse. Mēs redzam, Eiropā, tur pat no Reāls uz Barcelonu pāriet vai no Barcelonas uz Reālu spēlētāju un no Milānas uz Interu vai no Interu uz Milānu ļoti bieži. Tā ir normāla prakse. Skaidrs, ka FC Rīga arī ņemsim vērā, ka tas ir augsts līmeņa klubs. Mēs esam divas komandas, kuras cīnās par čempionu titulu Latvijā. Un skaidrs, ka tas spēlētāju līmeņs ir diezgan līdzīgs. Un, ja ir iespēja un ir spēlētājs, kurš mums patīk, un mēs redzam, ka viņš ir brīvs, mēs viņu varam parakstīt. Protams, ka mēs to iespēju izmantojam. Bet neaizmirsīsim arī to, ka mēs arī ļoti bieži no citām komandām parakstām spēlētājus. No Audas, no Valmieras, no Daugavpils, no Liepājas arī. Protams, ka līdzjutējiem vai faniem, žurnālistiem patīk varbūt akcentēt tieši to, ka no konkurējošā tāda tiešā pretinieka spēlētājs tiek parakstīts, bet mums vienkārši patīk tie spēlētāji, kuri ir šeit Latvijas čempionātā sev labi parādījuši. Viņi jau šeit ir adaptējušies. Skaidrs, ka tas risks, ka viņš adaptēsies sliktāk nekā spēlētājs no Āfrikas, tā ir ļoti maz. Jā. Es tieši gribēju prasīt, vai viens no lielākajiem plusiem parakstot pat ārzemju spēlētājs no vietējās līgas ir tas, ka viņi jau zina, ka viņam būs jābrauc uz Daugavpilu, uz Tukumu. Tas ir ļoti svarīgs faktors, un tāpēc mums var redzēt, mēs ļoti bieži parakstām spēlētājs, kurš sev labi parādījuši
komandās virslīgā. Un, jā, Rīga, protams, ka nav izņēmums. Arī no Rīgas mēs parakstām. Kas ir bijuši varbūt tādi labi un kvalitatīvi spēlētāji pēc sava profila, kas šeit nav spējuši adaptēties tieši dēļ tā, ka mums tie stadioni kopējā infrastruktūra ir tāda, kā ir. Varbūt mākslīgie laukumi un tā tālāk. Vai Bils varētu būt viens piemērs, jo es pēc tam pasakoju, kā viņam veicās. Viņš Brazīlijā tur spēlēja pret lieliem klubiem, no mums aizbraucot. Un šeit viņas pieļauj, ka daudz atcerās no tāda smaidu, ko viņš vispār dara, kaut kāds turists. Bet tāpat laikā mēs redzam, ka tā karjera ir diezgan veiksmīga. Kāda tev spēlētāja ienāk galvā? Kas vienkārši nevar tajā kultūrā un vidē varbūt pierādīt savu potenciālu, lai gan viņi ir labi spēlētāji. Starp citu, Brazīlijam ļoti bieži tā ir. Viņi, ja nejūtās, varbūt, ja komandā nav daudz portugāļu runājošu spēlētāju, un viņš ir viens pats, tad tā ļoti bieži var būt problēma, jo viņiem ir ļoti svarīga tā komunikācija ikdienas, un viņi ļoti bieži nezina angļu valodu. Un mums bija arī pāris brazīļi, ko mēs uzaicinājām, ja, un kuri neiekļāvās komandā, un es domāju, ka, principā, viņi bija talantīgi spēlētāji, un iespējams ar labu nākotni, bet jā, tas, ka viņš nesaprot to, ko treneris saka līdz galam, tas, ka viņš nevar pakomunicēt ar spēlētājiem, un viņi ļoti karstasinīgi, viņi ļoti komunicējoši cilvēki, kuriem gribās samba visu runāt visu laiku, tāpēc viņiem tā ir ļoti bieži, tā viņiem ir problēma, un Bilam, es domāju, ka ļoti līdzīgi bija. Skaidrs, ka labs kvalitatīvs spēlētājs, bet viņam varbūt kaut ko pietrūka tā komunikācija un tas, ka ikdienas gan no spēlētājiem, gan no treneriem, gan no stafa, un viņam bija grūti iekļauties. Vai mēs varam teikt, ka šādā ziņā, ja tu ņem spēlētāju, teiksim, no Balkānu reģiona, un ja tu ņem spēlētāju no Latīņa Amerikas, kā piemērs, ka tas risks, ka iekļausies kolektīvā, spēlētājs no Balkāniem, ka tas risks ir daudz mazāks tomēr šajā ziņā? Protams, jā, un viņiem mentalitāte ļoti līdzīga mūsējai. Viņi ir pamatīgi kapļi, viņi iet cīnās. Viņi iet cīnās. Es neatceros, vai mums ir bijis spēlētājs no tā reģiona, kurš, piemēram, tur, ja viņi mazliet uzsit pa kājām, viņš tur, es esmu redzējis tiešām spēlētājs no Lemaičam, tur viņam acis, tur knapi, viņš kaut ko var redzēt, Daugavpilī viņš noguļ tur pārtraukumā. Viņam tur sniedz palīdzību, un es domāju, ka viņš tulīt brauks uz slimnīcu. Tā vietā viņš iznāk otrajā puslaikā un turpina spēlēt. Tas tāds piemērs. Jā, tā ir tāda cīnītāja mentalitāte, kas mums ļoti patīk, un tieši atbilst arī ko DRFS identitātei, un ko arī Viktors no spēlētājiem prasa. Tāpēc viņi mums ļoti, ļoti patīk, un bieži mēs viņus parakstām. Bet tā ir tepat Eiropa, viņiem mājas, tepat 2 stundu lidojums. Viņi visi runā gandrīz angliski, un tāpēc tā komunikācija arī ļoti ātri izveidojas, un viņi ātri iekļaujas sastāvā, un arī kaut kur mazliet mūsu mentalitātei viņi ir līdzīgi. Tāpēc vispār parasti nav nekādas problēmas ar viņiem, un tāpēc es teicu, vēlreiz atkārtošos, tas tirgus mums liekas ļoti interesants. Par Latvijas futbolu mazlietiņ. Tavuprāt, vai Latvijai ir iespējams uzbūvēt klubu, kurš katru gadu spēlē Eirokausa pamaturnīrā? Nosacīt, es nezinu, ar ko var salīdzināt. Varbūt ar, piemēram, Ludogorets, kas ir tāds. Mēs visi zinām, ka Bulgārijas futbols ir, bet tad ir labi, šogad viņiem nofeiloja un pēc daudziem gadiem neuzvarēja titulu. Bet principā bija tā, ka, tu zini, Bulgārija, Ludogorets ir šeit, un tad viss Bulgārijas futbols arī ir ok līmenis, bet Latviņu zemāk. Vai Latvijai ir iespējams kaut kas tāds, tu domā? Noteikti, ja kāds tagad atnākt uztaisīt klubu ar 40 miljonu budžetu. Tā būtu tā robeža, ka ir iespējams aptuveni tādas robežas kaut ko? Jā, bet es pat negribu attīstīt to, jo es nezinu, vai tas būtu labi Latvijas futbolam, ka būtu tikai viens tāds klubs. Tas tikai teorētiski. Teorētiski laikam ir. Tomēr es domāju, kad ar tādu budžetu, kā es nosaucu, ar tādu laikam tu tomēr varētu uzbūvēt tādu klubu, kurš katru gadu spēlēt Eirokausos, bet bet vai tiem spēlētājiem tā būtu attīstība, ka viņi katru gadu uzvarētu čempionātu ar 10, 20 punktiem, plus tur ir problēmas, ka katru gadu viņi gatavotos tikai Eirokausiem, kā viņus motivēt čempionātam, būtu ļoti grūti. Tur ir vesela kaudze problēmām, un noteikti, kad es domāju, ka ir ļoti labi, ka tagad ir 2 klubi, kuri konkurē, tā ir Rīga un mēs. Un es domāju, mēs noteikti dēļ tā tikai esam spēcīgāki, gan Rīgā, gan mēs, jo katru gadu mēs domājam, kā viņus apdzīt, kā viņus apspēlēt un mēģinam attīstīties, lai kaut ko izdarītu labāk, kaut ko vairāk nekā viņu. Viennozīmīgi viņi noteikti tāpat domā un strādā. Un tāpēc būtu varbūt 3 vai 4 klubi, tas noteikti, ka tādai konkurencei nākt vēl pa labi. Jā.
mums, es nezinu, jo tam mums būtu vēl grūtāk tikt Eiropā, bet priekš izaugsmas un konkurences, noteikti, kad tas būtu labāk. Tāpēc, vai tāds modelis, ka ir viens tas klubs, kurš vienmēr uzvar, nezinu, vai viņš ir labs. Līdzjutējiem īsti nav interesi sekot čempionātam, ja uzvarētājs jau zināms tur, 10. kārtā. Ne pašiem spēlētājiem arī. Jo, viņi zina, ka čempioni uzvarēs, viņi gatavojas tikai Eirokausiem. Tāpēc es domāju, ka šī konkurence ir laba, ka vismaz starp diviem klubiem viņa ir, un viņa noteikti, es domāju, arī, viņa arī dod noteikti kaut kādu mērķi tai pašai Liepājai, ambīciju vai Audai, kuri arī grib mūs noķert un kur saprot, ka viņiem arī jābūt vēl labākiem, jo viņi arī grib cīnīties par čempionu titulu. Tā kā noteikti tā konkurence viņa ir vajadzīga izaugsmai. Kā tu vispār vērtē, teiksim, mēdīju darbu futbola jomā un kā vispār tavas attiecības ar mēdījiem ir mainījušās, jo es aizgāju cauri pamatīgam arī arhīvam, kad tu biji spēlētājs, tur 50% laika tu rakstīji par tavu privāto dzīvi, ka tu tur esi cilvēks, kuru visvairāk tur vēlas, meitenes un tā tālāk, un 50% laika, protams, tika rakstīts par tavu futbolu, un tev bija ļoti liela uzmanība. Es pat savā ziņā tur tādas paralēlas varētu laikam atrast starp Kristofu Porziņģi tagad, un kas tu biji, kad tu spēlēji kā spēlētājs, un kā ir mainījušās tavas attiecības ar mēdījiem pēc tam, kad jau kļuvu par sporta funkcionāru sauksmi? Nebija tā mazliet dīvaini, ka varbūt vienu dienu tur cilvēks raksta par to, kā tu tur izgāji kaut kādā, es nezinu, tur randiņā vai vēl kaut kur, kad tu biji pasākumā, ko tu biji saģērbies, un pēc tur pāris gadiem jau tu tam pašam varbūt cilvēkam tur sniedz interviju par futbolu kaut kādām lietām kā funkcionārs. Jā, bet tomēr ir, es domāju, es viņus tomēr sadalītu, ir kaut kāda dzeltenā presa un ir sporta žurnālistika, un es viņus nejauku kopā tomēr. Es domāju, ka man ir prieks, man liekas, ka tā sporta žurnālistika mums pēdējos gados aug, vismaz cik es redzu futbolā, un viņi attīstās, un daudz dažādi analītiskie raksti parādās, podkāsti dažādi, kuri apspriež Latvijas futbolu virslīgu, it īpaši, un es domāju, ka tieši tajā sporta žurnālistikā mēs esam auguši, un tas ir galvenais. Zeltenā presa ir bijusi, un viņa arī būs. Neskumst pēc zeltenās presas? Nē, galīgi neskumst. Kas bija tādi amizantākie varbūt stāsti? Nezinu, tev bija kaut kāda saskarsme ar paparāci, varbūt, ja ne Latvijā, tad ārzemēs? Ārzemēs nē, bet Latvijā jā. Kaut kā man liekas arī, bet es varbūt nesakoju tagad līdzi. Agrāk kaut kā viņi bija aktīvāk daudz, un viņas daudz, kur vairāk varēja redzēt. Varbūt tāpēc, ka es vairāk tik daudz nekur neju un netusējos, bet gan naktsklubos, gan restorānos, gan bāros visādos. Viņi mēģināja kaut ko nofotografēt, kaut ko uzrakstīt. Dažreiz taisnība, dažreiz muļķības, bet tā īsti es tam nekad nebiju baigi pievērst uzmanību. Man tas īsti neuztrauc, vai nav, ko arī cilvēki runāja dažādas lietas. Es kaut kā viegli pret to attiecos un īsti nekad par to nepārdzīvoju. Minēja, ka sporta žurnālistika kā tāda ir augusi no Latvijā, bet vai gribētos, lai tieši futbolam tiek pievērsta dažreiz lielāka uzmanība, jo vismaz man, kad es atnācu no Lietuvas, man tas liels bija pārsteigums, ka futbols, teiksim, dažreiz kaut kur tiek atstāts otrā plānā un tur nosacīti RFS uzvar Ajax, bet dažiem mēdījiem šķiet, ka kaut kāds notikums ar faniem ir pat svarīgāks, un nākamajā dienā man zvana un pārsteidzoši jautā nevis par spēli, bet par citiem notikumiem, kas man liekas tā mazliet neloģiski, maigi izsakoties, vai dažreiz, tu esi pieredzējis un dzīvojis arī futbola valstīs, vai dažreiz nešķiet, ka tā tieši sadalīšana prioritārijos, varbūt sporta veidos vai sasniegumos, ka kaut kur mums ir tā filosofija, ka medaļas ir svarīgākas vienalga kādā sporta veidā par kaut kādiem milzīgiem sasniegumiem globālā sporta veidā. Grūti jātiem. Es saprotu arī līdzjutēji. Skaidrs, ka mums ir sports numur 1 un 2, tas ir hokejs un basketbols, bet es ļoti labi arī saprotu līdzjutējus. Viņi ikdienā grib redzēt, ne ikdienā, viņi katru gadu grib redzēt, kad Tām sportisti cīnās ar labākajiem pasaulē. Jā, un hokejs katru gadu spēlē pasaules čempionātā. Bet nosacīt iekļūt hokeja čempionātā, jā, bet, spēlē 20-30 valsts un futbolu. Un tas tā ir, bet tāpat iedomājas, tev ir iespēja vērot, kā Latvija apspēlē Ameriku. Jā, tad tas otrs jautājums pēc tam, protams, kur diskutēt, cik valstīs spēlē hokeju, cik spēcīgs sastāvs bija Amerikai. Bet tāpat sajūta, ka mēs latvieši, ka mēs varam cīnīties ar Ameriku, mēs viņus varam uzvarēt. Viņi ir ļoti svarīgi. Pašapziņai viņi ļoti svarīgi
Latvijas lepnumam, jā, tāpēc lepoties to nosacīt mazais cīnīts gāž lielos kalnus. Jā, tāpēc arī basketbola izlasē tomēr gan pasaules čempionātā, jā, 5. vietu ieguva un mums ir zvaigznes, kur spēlē NBA, Kristaps, jā, mums ir un tā pašā Eirolīgā, un viņi spēlē labā līmenī, gan ikdienā, gan arī atbraucot izlasa rāda labu sniegumu. Un es domāju, tas ir tas, kas futbolā pietrūkst, jo es domāju, ja, piemēram, RFS vai Riga katru gadu arī spēlēt konferenču līgā vai Eiropas līgā, Latvijas izlasa tur, nezinu, pasapņosim katru otro čempionātu piedalītos Eiropas čempionātā vai pasaules čempionātā. Es esmu pārliecināts, ka tāpat arī runāt par futbolu un tikpat daudz cilvēku arī interesētos par futbolu. Jo es varu atcerēties, pats piedzīvoju 2004. gadu, un tu varbūt tad Latvijā nebija vai bija? Nē, Latvijās nebija, bet es skatījos visas spēles. Tad bija 2003, 2004, tad atkal bija futbols, par ko tikai runāju, un es pat teiktu, tie bija tie gadi, kad, basketbols un hokejs bija otrajā plānā. Un visu uzmanību bija futbolam. Milzīgi interesi gan par treniņiem. Es atceros gan tās intervijas, kas tika pieprasīts mums pirmspēles treniņā vai pēcspēles. Skatītāja interesi tikt stadionā, dabūt biļetes. Tas bija kaut kas iespējīgi. Tāpēc es domāju, ja Latvijas izlasē būtu tik regulāri labi sasniegumi un vai klubiem, teiksim, Eiropas mērogā, es pārliecināts, ka tā līdzjutēja interese arī būtu tikpat liela un noteikti arī, ka vairāk mums paziņās par mums stāstīt un tieši akcentēt labos rezultātus. Bet cilvēks vajag pierunāt. Viņi grib redzēt, lai mēs cīnāmies ar labākiem. Viņus arī var saprast. Tas, ko es dzirdu, mazliet arī mana tāda filosofija, kaut kur mani brīžiem tas sāpina, kur es uzskatu, ka tomēr tā uzmanība būtu jāvēlt lielāku futbolam, ņemot vērā, ka virslīgi noteikti ir vadošais vietējais čempionāts. Protams, hokeja izlase, basketbola izlase, tās laikam ir populārākās divas komandas Latvijas sportā. Bet, ko es gribēju teikt, ka tas, ko tu saki, manuprāt, man arī tāda līdzīga filozofija. Man šķiet, ka ir jānonāk līdz brīdim, kad mēs strādājam tik labi un mēs sasniedzam tik labus gan rezultātus, gan laukumā, gan ikdienā organizējam labu produktu mūsu spēlēs, lai pat tie cilvēki, kuriem varbūt tas agrāk neinteresē, ka viņi pavēlkās līdzi, ka viņus interesē, manuprāt, tā konferences līga, Eiropas līga, tie visi tituli, tas tāds solīts uz priekšu. Un ja mēs tā turpināsim kaut kādus gadus, jo visvieglāk jau ir vainot, ka kāds kaut ko nedara, bet pa lielam, es domāju, katram jāstās uz sevi un jāizdara savs darbs. Un katrai valstī gal galā sava identitāte. Starp citu, mums šī saruna notiek arī brīdī, kad Latvijas izlase spēlē tieši ar Ungāriju, un Māris mazliet dusmojās par to, ka tieši mums iekrīt podkāsts. Jā, bet tā kā Māris ir tāds arī cilvēks, kurš seko visiem sporta veidiem. Starp citu, tieši arī gribēju pāriet uz vēl vienu jautājumu. Mums Eiropas spēlēs nevienu reizi viena sporta parkā ir bijis Kristaps Porziņš, ar kuru, cik saprotu, jums ir diezgan tuvas attiecības, organizēt arī labdarības spēles. Liepājā vismaz vairākas reizes. Viņš savā veidā, laikam, savā dzīvē arī iziet līdzīgam posmam, vai jau ir izgājis līdzīgam posmam kā tu, kad bija savā augstākajā karjeras punktā. Viņš skaidrs, ka mūsu tagad šobrīd laikam lielākā superzvaigznes sportā. Kādas jums ir tās attiecības ar Kristapu un vai bija grūti viņu tur, es nezinu, vai pierunāt, vai vienkārši viņš pats pasako RFS, bieži arī redzam bildes. NBA, īpaši Bostonā, es atceros bieži šēroju, ka viņš ar to cepuri kāp iekšā lidmašīnās. Tas man šķiet ļoti forši. Draudzības starp dažādiem sporta veidiem, pat mazliet dažādām paudzēm un diviem lielu profilu cilvēkiem sportā. Baigi nevajadzēja pierunāt Kristapam. Pirmkārt, viņam patīk futbols ļoti, un viņš arī pasako līdzi gan virslīgai. Un kādreiz, kad es biju Liepājā, viņš arī FK Liepājā sekoja līdzi. Varbūt tāpēc dēļ mūsu draudzības arī tagad mazliet vairāk RFS viņš pasako līdzi. Viņš ir interesēts, ka mēs spēlējam. Interesēs, kā mums tur Eiropā iet. Kad ir Latvijā vasarā, tad, ja viņš ir šeit uz vietas, tad viņš mēģina atnākt arī uz kādu spēli. Paldies viņam noteikti par to, ka viņš seko mums līdzi. Tas, protams, mums dod mazliet tādu publicitāti. Jo Kristaps, protams, ir pasaules mēroga zvaigzne, nebaidīšos pateikt, jo arī kā Amerikā viņi atpazīst. Ar tādu augumu vēl? Ar tādu augumu, jā, tomēr plus NBA čempionu tituls izcīnītais. Protams, ka arī Amerikā viņš ir zvaigzne ne tikai Latvijā. Tāpēc, jā, viņa sociāliem tīkliem seko ne tikai līdzjutēji no Latvijas, bet tiešām no visas pasaules. Tā kā, jā, paldies, ka viņš tur dažreiz atļaujās uzvilkt RFS kepiņu un
nest RFS vārdu pasaulē, tā teikt, kā arī apmeklēt RFS spēli, kad viņam izdodās. Cerams, ka arī šovasar viņam tas izdosies. Noteikti viņu uzaicināšu. Un, jā, lai gan viņam tur noteikti tagad aizņemt vasaru būs jāparaksta jauns līgums, bet ceru, ka viņš laiku atradīs. Vēl par Latvijas futbolu runājot, pēdējais mans jautājums, man kā lietuvietim viņš ir jāuzdod. Lietuvā pat paši lietuvieši bieži smēja, ka viņu profesionālais sports ir pašvaldību līgas, jo tomēr ir milzīgs pašvaldību finansējums vadošiem klubiem, vai tas būtu basketbols. Principā basketbola un futbola klubi saņem šo lielo finansējumu, visi pārējie, protams, ka ir citā plauktiņā. Un Kauņa Žalgiris futbolā 1 miljons, Viļņas Žalgiris 1,5 miljons, pēc tam vēl saņem papildus. Basketbolā tur Viļņas Rīts 1,5 miljons, Kauņa Žalgiris tur 2 plusā pat. Mazo pilsētu klubi bieži tur saņem 400, 600, 800 tūkstošus eiro, kas, principā, uz tās naudas viņi dzīvo. Pat pirmajā līgā ir klubi, kuri saņem 200, 300, 400 tūkstošus eiro finansējumu no pašvaldības. Latvijā skaidrs, ka šāds modelis profesionālā sportā vispār nestrādā. Kauņā jauns stadions uzbūvēts, pēc pusotra gada būs Viļņā stadions ar 19,000 vietu, bez skrejceliņiem un tā tālāk. Vai kā tu uz to lūkojies, vai tev ir kaut kāda skaudība, vai tavuprāt būtu kaut kādā veidā vairāk pašvaldībām un valstī jāatbalsta profesionālais sports? Es nerunāju tikai par futbolu, galā arī basketbolu, jo basketbolu arī vakar lasīju rakstu par to, ka klubu vadītājs sūdzās, ka līmenis vietējā čempionātā, vietējo klubu basketbola līmenis ir zemāks nekā pirms 6-7 gadiem, ka budžeti ir mazāki un ka vienkārši ir grūti pašiem arī izdzīvot. Tā kā tas ne tikai par futbolu varbūt jautājums, bet tāds kopīgi valsts, pašvaldības un profesionālā sporta atbalsts finansējums. Kā tu uz to skaties? Protams, ka es uz lietuviešiem skatos ar tādu balto skaudību, kad klubiem ir tāda iespēja saņemt to pašvaldības finansējumu. Un, kas pie mums Latvijā ir, bet ir tad ne visās pilsētās un ne tādos apjomos, kā tas ir Lietuvā. Vai es redzu, ka tas tuvākā laikā varētu pamainīties? Diemžēl nē, tā neizskatās, jo ņemot vērā arī visus tos notikumus, kas mums notiek tepat aiz robežas, un es saprotu, ka tagad noteikti būs citas prioritātes, un tā ir noteikti aizsardzība, un diez vai tagad vienā dienā mēs sāksim sportā tik daudz naudas ieguldīt, bet, protams, kopumā es ļoti ceru, ka kaut kādā nākotnē, ka varbūt arī laika mazliet pamainīsies, ka gan pašvaldība, gan valdība varbūt mazliet vairāk tomēr padomās par sportu un sāks ieguldīt vairāk sportā. Es nerunāju konkrētos sporta veidos, bet vispār kopumā sportā, gan infrastruktūrā, gan arī ar atbalstu klubos. Jo, protams, mums visiem patīk papriecāties kopā, un kad ir lielās uzvaras, kad ir medaļas, tad mēs visi atceramies tikai par sportu, bet līdz tam diemžēl tas atbalsts no pašvaldības vai valdības nav tik liels, kā gribētos. Ja? Izņemot dažas pašvaldības, kur tāpat Liepāja, viņi atbalsta gan futbola klubu, gan basketbola klubu. Bet arī diez vai tur dod miljonu. Jā, bet, protams, ka ne tādos apmēros. Tāpēc ļoti ceru, kad varbūt ka laika mazliet mainīsies un kara vairs nebūs un viss kļūs mierīgāks, kad arī valdība un pašvaldība mazliet vairāk tomēr padomās par sportu, jo tomēr tā arī ir klubi attīst arī bērnu un jauniešu sportu, mums nav jāaizmirst par to, un tāpat RFS, piemēram, ņemam, es nerunāju RFS, bet vispār citi klubi, iegulda ļoti daudz no saviem līdzekļiem tieši bērnu jauniešu attīstībā, un tas ir ļoti svarīgs aspekts, lai viņi nevazātos pa ielām, lai viņi būtu veseli, un lai mums vispār arī nākotnē izaug kaut lielie stāri, kur atkal mums nesīs Latvijas vārdu pasaulē, bet, protams, tā ir no sākuma ir jāiegulda, un mums, ja mēs gribam redzēt labākus sasniegumus un vēl vairāk medaļas, diemžēl tur arī ir vajadzīgi lielāki ieguldījumi gan no valdības, no valsts, gan no pašvaldības. Futbolā medaļas izcīnīt ir daudz sarežģītāk, laikam, nekā kādā citā sporta veidā, bet mans nākamais jautājums, Eirokausos medaļas mums nav, un es ceru, ka būs kādreiz, bet futbolā jau pa lielu tikai pirmā vieta skaitās, bet uzvara pret Aiks, tā ir medaļa. Jā, es gribēju teikt, tas ir viss samērāms, protams, kaut kur medaļas, kaut kur atkal varbūt, iekļūšana top 36, jā, vai top 32, kā tur ir. Vai tāpat Latvijas ilas iekļūšana
Eiropas čempionātā, kur startēja 16 komandas, vai viņi ir samērām, tur bija strīds, samērām. Mēs varam tikai pateikt viedokli Lietuvā, kad mums ir bijušas diskusijas. Tur Lietuvā neviens nešaubās, ka Eiro 2004 iekļūšana ir lielākais Latvijas sporta sasniegums. Es tikai saku, ko runā cilvēki ārzemēs, kā viņi uz to skatās, jo, kad tu padomā tagad, 16 komandu turnīrā iekļūt, tas vienkārši nenormāli. Jā, bet es arī negribu salīdzināt. Jā, es tev arī neprasu. Kopumā tas vienkārši ir liels sasniegums, par ko mums jāpriecājas. Tāpat kā 3. vieta hokejistiem un 5. vieta basketbolistiem. Nav vienam ar otru jākonkurē. Galu galā dažādi sporta veidi mēs varam forši sadzīvot. Hokejs nāk uz mūsu spēlēm. Es esmu par to, lai sadzīvot un viens par otru priecātos. Un vēsturiskā uzvara pār Ajax, noteikti, ka tā arī ir ļoti liela uzvara. Tā ir vēsturiska uzvara. Tas ir leģendārs klubs, ļoti liels klubs. Un oficiālā spēle Eiropas līgā, nevis kaut kur pārbaudas. Jā, es esmu pārliecināts, ka arī tā spēle nes fantastiskas emocijas un līdzjutējiem, kur bija stadionā, un ne tikai stadionā, kur arī pa televīziju skatījās, noteikti viņi izjūt lepnumu pa mums, un ka mēs latvieši varam. Latvijas klubs var uzvarēt tādu lielu klubu kā Ajax, tāpēc, tas tāds viss samērams, tur 3., 5. vieta. Es vienkārši runāju par tādiem lieliem sasniegumiem Latvijas sporta vēsturē. Jā, es arī esmu par to, ka man šķiet, ka es pats cilvēks, kurš es pat nāku no basketbola principā vidas daudz vairāk nekā no futbola vidas, bet šķiet, ka arī jāsadzīvo vieniem otrs, jāatbalsta. Mēs arī esam gājuši tur gan pie VF spēlēm. Jānis Ikaunieks bija pieteikumā Rīgas zeļu spēlēm, gan laukumā netika, nezinu, varbūt Viktors neļāva, tā kā aiziet un atbalstam arī citus, bet šo te oficiālo, sarunu ar Māri mēs noslēgsim, bet sarunas beigās blitz jautājumi. Man daži ir sagatavoti, viņi varbūt nebūs tikai par futbolu, tu vari atbildēt ar teikumu, tu vari atbildēt ar vairākiem, kā tu vēlies. Pirmais būs, vai panākumi cilvēku maina, vai vienkārši parāda viņa īsto raksturu no tavas pieredzes? Es domāju, ka ļoti individuāli. Man ļoti grūti, te nebūs viena atbilde. Es domāju, ka katram tas savādāk. Citu maina un varbūt pat uz labo pusi, ka viņš kļūst pārliecinātāks par saviem spēkiem un tā pārliecība par saviem spēkiem, viņš varbūt, nezinu, kādā brīdī viņš jūt, ka viņš ir labs un viņš sasniedz rezultātu un ka viņam ir jāpalīdz citiem kaut kādā veidā, varbūt tā labdarība, varbūt nodot savas zināšanas vai to, ko viņš māk, savu pieredzi nodot citiem, varbūt tieši otrādi, varbūt parāda to raksturu. Un kāds kļūst tur, nezinu, kāds saslimst ar zvaigžņu slimību, kāds tur paceļās kaut kur pāris metru virs zemes un neredz pārējos. Tāpēc es teikšu, ka ļoti individuāli. Tieši nākamais jautājums, vai pašam ir bijis tāda pamatīga zvaigžņu slimības nogrieznis kaut kāds karjerā? Kad pamatīgi sakāp galvā un tu domā, ka esi pasaules karalis? Es gribētu ticēt, ka nē. Noteikti jāprasa maniem tādiem tuvākajiem, kas man bija blakus, bet es teiktu, ka nē. Vienkārši ļoti bieži arī es teicu, ka tā uzmanība ir tik liela, kad tev ļoti bieži sanāk atteikt kādam vai interviju, vai nezinu, tikšanos, vai piedalīšanos kaut kādā pāreidē vai šovā, bet tev tam vienkārši fiziski laika nepietiek. Un tev tā uzmanība ir tik liela, ka tu vienkārši mēģini distancēties no tā visa, jo plus tev paralēli karjera ir un tev jāspēlē un tev jākoncentrējas savam darbam. Tad ļoti bieži to cilvēku uztver kā tādu zvaigžņu slimību. Un viņš pateica nē, vai viņš mums pasūtīja, vai vēl kaut ko. Bet kopumā es domāju, ka es diezgan tā stabili turējies uz zemes, un man tā īsti nevarētu apvainot par to zvaigžņu slimību. Varbūt es kļūdos, es nezinu, bet nav jāprasa tiem, kas... Rakstiet komentāros, ja nekāds. Ko tu šodien daudz vairāk novērtē nekā 25 gadu vecumā? Pirmais, laikam, nāk galvā savu brīvo laiku. Brīvo laiku pavadīt ar ģimeni, ar bērniem, vai vienkārši darīt to, ko tu gribi, un to, kas tev patīk. Vai tu ir grūti pateikt nē cilvēkiem? Ar katru gadu kļūst vieglāk, un es esmu priecīgs par to, jo tā man bija problēma, kad man grūti bija atteikt, un es gandrīz uz, nezinu, katru pasākumu, katru interviju vai katru šovu, kur man aicināja, vai vienalga uz kādu pasākumu, bija grūti pateikt nē, un tad, tagad, kā es jau iepriekš atbildē teicu, es daudz vairāk novērtēju savu brīvo laiku, un tāpēc arī
man ir prieks, ka esmu iemācījies biežāk teikt nē. Jā. Kuram spēlētājiem, ko savā dzīvē esi saticis, tu uzticētu savu bankas kontu, ja vajadzētu? Kuram spēlētājiem? Tu uzticētu savu bankas kontu. Nu, kuram tu uzticētos ļoti, ļoti no tiem, ko es savā futbola dzīvē saticis cilvēkiem? Tieši spēlētājiem bijušiem vai esošiem? Lai iet, es teikšu RFS kapteinim Žigam Lipušekam, jo viņš ir ļoti atbildīgs un nepavēlt viņš ir visus šos gadus bijis tik uzticīgs RFS un arī kļūst par tādu īstu līderu un kapteini, tāpēc Žigam atdošu. Vai tev gadās sapņi, kuros tu vēl spēlē futbolu? Jā, man gadās, un īstenībā bieži man ir sapņi tieši no maniem karjeras pēdējiem gadiem Dinamo Kijevs, kur es īsti nevarēju tikt pie spēlēšanas. Es atceros, ka es to ļoti pārdzīvoju, un es mēģināju kā treniņu pierādīt, un man kā nedeva šansi, tā nedeva, un es ļoti centos mainīt to situāciju, bet neizdevās. Plus tur vēl tāda attieksme bija, ka tu jau nespēlē, tad ko tu te apmēram dari klubā, tu jau te muļķi laid, viņi tā to īpaši neslēp un mierīgi arī izrādīja to, un tāpēc man tāds emocionālais, man bija tie pēdējie gadi, tas gads ir īpaši, man bija ļoti grūts, un es zinu, ka es varu spēlēt, un es sev ļoti gribēju vēl parādīt un pierādīt, bet man īsti nedēļa iespēju. Un tad man visu laiku ir tāda, ka man kaut kas ir uz treniņā, man ir jāiesit, vai tai sapnī, un es nevaru iesist, vai bučus es aizmirstu, un es uz laukumu nevaru iziet. Ik pa laikam man tāda morga ir, jā. Kāds ir viens profesionālās karjeras lēmums, kuru tu visvairāk nožēlo, vai par kuru visvairāk esi domājis, kādu iespēju neizmantot varbūt? Tāda viena nav. Katru to transferu logu ir bijuši kaut kādi vairāk piedāvājumi, bija, kur es varēju iet, kur es varēju neiet. Tajā brīdī man tā izvēle likās pareizā, un es viņu izvēlējos, un tad tajā brīdī es noteikti tā biju uzskatījis par vajadzīgo, tāpēc kaut ko tīt atpakaļ pa katru transferu. Es domāju, ka īsti nav jēga. Varbūt vienīgais, kas man sēž tādā atmiņā palicis, par ko es domāju, ka vajadzēja izdarīt un neizdarīt, kad pārgāju uz Dinamo Kijevu, man Gunts Indriksons uzreiz teica ierakstīt līgumā summu, par kuru viņi tev atlaidīs. Bet ne pārunas vai aģents, kurš tobrīd to neizdarīja, man bija bailes vispār Surkisam kaut ko prasīt tajā laikā, un es to arī neizdarīju. Bet pēc tam tas nākamais gads bija ļoti veiksmīgs, un ļoti veiksmīgi arī nospēlēja Eiropas čempionāta fināla turnīrā. Un es zinu, ka bija ļoti daudz klubu interesi no labiem čempionātiem pa manīm, bet tā kā summa nebija līgumā ierakstīta. Un Surkisam tur ir kaut kāda minimālā tāda likuma, pa ko viņš atlaid spēlētājs, tur Kaladze un Ševčenko, ko bija uzlikuši, tie bija 25 miljoni. Tiem laikiem tā bija ļoti liela transfera summa, tāpēc arī man čempionāta laikā ļoti daudz nāca klāt un prasīja, vai es būtu pieinteresēts tur tam vai tam pievienoties, un aģenti un klubi. Un es teicu visiem, lai iet uz klubu un runā viņiem, un nekas līdz manīm tā arī neasnāca. Pēc tam tikai uzzināju, ka manīm tik ļoti daudz prasīt. Tāda maza kļūda, kas varēja izmainīt ļoti visu karjeru, jā. Kas ir bijis tavs sarežģītākais lēmums RFS? RFS? Jā, smagākais. Visgrūtāk pieņemt. Zinu, kā ļoti grūti vienmēr ir atvadīties no cilvēkiem, kuri ir ilgi bijuši klubā un ar kuriem tu ilgi esi kopā strādājis. Un tas laikam ir tā nepatīkamā darba sastāvdaļa, ar kur tev jāreitinās, kad ik pa laikam tev vajag atlaist kādu spēlētāju vai darbinieku vai treneri, kuri ilgus gadus tevis kopā strādājis dienu no dienu, gājuši uz to vienu mērķi, bet saprot, ka kādā brīdī tie ceļi šķirās un vajag atvadīties. Tas vienmēr tāds nepatīkams process. Un pēdējais jautājums. Kā Eiropas čempionāta spēle ar Vāciju mainītos, ja būtu bijis vars, tavuprāt, un godīgs vars? Godīgs vars, ja būtu, es nezinu. Es kaut kad bija tie Covid laiki Latvijas televīzijā rādītās spēles, un man tieši trāpīja, man liekas, uz Vācijas spēli. Jā, tur rādīja atkārtojumus.
Es esmu pārliecināts, ka 3 pendulas, 2 simtprocentīgas, un es domāju, ka Vārs arī 3. īstenībā iedot, ņemot vērā, kādas pendulas tagad Vārs dod. Es reāli uzskatu, ka tur bija 3 tādi pārkāpumi, ko Vārs būtu redzējis. Tā kā, jā, žēl, ka to var tik vēl izdomāt. Liels paldies tev, Māri, par sarunu. Paldies, skatītāji. Noteikti jums patika šī saruna. Tad uzrakstiet kādu komentāru, nospiediet laiku un noteikti arī nospiediet subscribe. Tas bija Māris. Ar jums kopā bija es, Pauļus. Es ceru, ka jums bija interesanti. Un tad jau tiksimies mūsu nākamajā sarunās. Lai jums patīkama diena. Visu labu!